Nu, tagad mēs esam nonākuši pie tā, ka man vajadzētu iepazīstināt ar mūsu sarunas biedrēm šai vakarā. Un pirmā mums šovakar runās teoloģi Zaga Butnāra, un viņa stāstīs par to, kāda bija sieviešu loma brāļu draudzēs. Un, ja es pareizi saprotu, veidos mums tādu nelielu tiltu no 18. gadsimta, kad šī kustība veidojās, formējās Latvijā līdz pat mūsdienām. Nu, jā, mūsdienas vairāk būs 18. gadsimts, jo tā ir tā kā sakne, var teikt, bet mūsdienas es tā kā man likās, ka vajadzētu ieskicēt tajā mūsu arī kontekstā sarunas, tā kā, lai tas būtu redzams. Jā, labi. Un tad pēc tam tad runās Diana Kristenko, teoloģi, reliģija pētniece, šobrīd turpina rakstīt savu doktora disertāciju. Jā. Un viņi mums atkal pastāstīs vairāk par 20. gadsimtu, ar to brīdi, kad sievietes sāka studēt teoloģijas fakultātē. Un tad visi tie nemierīgie kara gadi, un kas tur notika, un pēc tam padomu vara, un kas tad notika. Un tā līdz pat brīdim, kamēr 1974. gadā Vācijā tika ordinēta pirmā mācītāja, un 75. gadā Latvijā pirmās 3 luterāņu mācītājas. Tas, ko jūs varbūt jūtat, ka tur ir tāds maziet tāds caurumiņš, kur varbūt jūs redzējāt sākotnēji, ka mums bija paredzēts arī 3. stāstījums, tas mums šoreiz izpaliks, bet es jūs varēšu izklaidēt ar ļoti īsu vēstījumu no pētījuma autoras Kristīnas Ēces par misionāriem, jo tā arī ir būtiska tēma, kas paplašina šo lauku, lai mēs saprastu, kā mēs nonācām pie tā, ka sievietes luteriskajā baznīcā un arī citās protestantu baznīcās, ka viņas sāka ordinēt par mācītājām. Nu, tā vēsturiskā atkāpe vēl ir tā, ko jūs varbūt jau izlasījāt izstādes ievadā, ka ja skatāmies tādā vispār globālā kontekstā, tad pirmā ordinācija notika Nīderlandē jau 1929. gadā, un tad valstis viena pēc otras sekoja šī piemēram, un kā jau minēts, Latvijas vai latviešu luterāņu baznīcas kontekstā mums tad ir tie 50 vai 51 gads, ko svinam. Jā, un par Dianu Kristenko es neko vairāk neizstāstīju, domāju, viņa pat kāds dažas vārdus izteiks, bet šī vakara formāts būs tāds, ļausim Zanei izstāstīt, tad varbūt nelielu mazu tādu pauzīt, var izkustēties, kaut ko, teiksim, iestiprināties, un tad mums stāstīs Diana, un pēc tam pāriesim uz vairāk tādiem jautājumiem un komentāriem, un varbūt jums ir zināšanas par kādām no šīm lietām, esat kaut ko lasījuši un vēlaties to pastāstīt mums pārējiem, jo tas jau ir tāds mūs visus bagātinošs notikums, iespēja, un ceru, ka mēs arī tad kopā to labi piedzīvosim un jutīsimies ērti un neliksim šīm brīnišķīgām teoloģēm sajusties kaut kā nedroši vai ka mēs viņus tur gribam iztirpināt, bet vienkārši, ka mēs kopēji vēlamies kādas lietas atklāt. Tālūk, es domāju, ļausim Zanei stāstīt. Ja tu vēlies, tu var arī kaut ko vēl par sevi nedaudz pastāstīt. Nē, būs jau labi. Es varu pieminēt to, kā Arti jau teica, teoloģija. Man viena no pētniecības interesēm ir bijusi brāļu draudze, gan bakalaura studijās, gan maģistra studijās. Un tiesa gan ne sieviešu loma, tāpēc paldies Artai par aicinājumu, jo tas man bija diezgan daudz, kas jauns jāskatās cauri un jāapgūst ar patīkamiem un interesantiem pārsteigumiem, jāsaka, man tas bija. Un ceru, ka jums arī būs. Es mēģināšu kaut cik tā vienkārši stāstīt. Es neesmu pārsātinājusi ar ļoti uzvārdiem daudziem un personāžiem, jo tas uzdevums jau ir tā kā mazliet par traku. Varbūt es paņēmu, ka tas ir 18. gadsimts līdz mūsdienas, bet kā es saku, man liekas, mums bija svarīgi šajā kontekstā tās mūsdienas ieskicēt un tādu kaut vai, kas saka, smalku un ātru tiltu pārmest no 18. gadsimta līdz mūsdienām, kas notiek brāļu draudzē.
Un es pieņemu, ka liela daļa no jums jau ir ar brāļdraudzi pazīstama un zina, kas ir brāļdraudze. Bet tā īsi tā kā ieskicējot, var teikt par brāļdraudzi, ka brāļdraudze ir gan reliģiska, gan sabiedriska kustība, tā ir protestantiska kustība, un tāpēc mēs arī šeit gan luteriskās baznīcas kontekstā to varam runāt, un brāļdraudzē arī vienmēr ir bijušas, kā saka, ciešas, es teiktu, attiecības ar luterisko baznīcu, un dažādas, gan pozitīvas, gan mazāk pozitīvas, bet tomēr ir bijušas, kā mēs arī redzēsim šajā prezentācijā. Un es sākšu ar vēsturi mazliet. Un šis ir tas, kāpēc mums ir svarīgs vēl šajā kontekstā, kāpēc mēs runājam par brāļdraudzi, jo pirmās latviešu sievietes sludinātājs ir sastopams tieši brāļdraudzē. Un tas jau ir 18. gadsimts. Un tāpēc mēs arī šodien par to runājam. Ieskicējot brāļdraudzes vēsturi. Parasti historiogrāfijā izdala divus posmus. Ir 15. līdz 17. gadsimts, kas ietver husītu reformāciju. Un varētu teikt, ka senā brāļu draudze ir radusies un pārstāv arī Jana Husa idejas. Tā ir doma par to, ka svētie raksti visiem jālasa, ka tam jābūt visiem pieejamiem. Un tas veicināja arī čehu, kā saka, nacionālo pretošanās kustību. Un tad tas otrs posms ir no 18. gadsimta līdz mūsdienām, kas sākās ar Herkultas kopienas izveidi 18. gadsimta sākumā. Un tā kā senās brāļdraudzes pārstāvi viņi bija vajāti, ļoti asiņaini arī vajāti, un ir daudz bēgļi, un īstenībā ne tikai no senās brāļdraudzes, bet ir arī citi ticības pārstāvi vajāti. Un 1722. gadā šie ticības vajātie bēgļi, tās ir dažas ģimenes no Moravijas, ierodās Saksijā un rod patvērumu Reichsgrāfa Nikolaus Ludviga von Zinzendorfa īpašumos. Un viņš atļauj viņiem dibināt tā kā nometni, kā patvērumu, un šeit ir tāda ļoti populārs arī attēls, kur čeku līderis galvenais Kristians Dāvids, kas ir tā kā, vadītājs šai grupai, ar Zinzendorfa atļauju tā kā liek pamats jaunajai apmetnei. Un Herkults attēlā ir grāfs Zinzendorfs, un grāfs Zinzendorfs kļūst gan par kopienas, viņš ir laicīgais un garīgais līderis, un tā kopiena īstenībā veidojās ļoti dažāda, jo tur ir dažādi, ir vairāk kā puse, varbūt ir tieši tās senās brāļdraudzes pārstāvi, kas tur ir ieradušies, bet pārējie dažādi, tā kā kristieši. Un viņi ir tādas savas identitātes meklējumos, un Zinzendorfam arī tas uzdevums, un kas viņam interesē, kā tik dažādus kristiešus var tā kā vienot ap Kristu. Un tāpēc Zinzendorfam ļoti svarīgi ir viņa tā sirds teoloģija, citreiz saka sirds reliģija, jo viņš uzskatīja, ka sirds vienmēr, tas, kas notiek sirdī, un tas ir vispār cilvēka personības centrs, tā ir tā vieta, kur cilvēks satiekās ar Dievu. Un tas viss svarīgākais, un tas, kas notiek sirdī, noteikti svarīgāks kā prātā, bet viņš nenoliedz arī racionālo prātu vai arī laicīgo izglītību, jo tas bija viens, kā saka, no brāļdraudzes pienesumiem, ar ko viņi nodarbojās. Un viņam tātad šajā jaunajā kopienā ir jāsaprot, kas tam mēs esam, un kā šos tik dažādos cilvēkus, kur nebūtu, nevienmēr tik labi var savstarpēji satikties, kā viņus var pulcēt tā kā Kristu, jo Kristus ir tas centrs un attiecības ar Kristu, sirdī attiecības ar Kristu un savstarpējās draudzes attiecības, tas ir vissvarīgākais. Un tāpēc Zinzendorf arī pamatoti uzskata par ekumēnismu tā, tieši ka mēs runājam par ekumēnismu mūsdienu izpratnē. Lūk, un 1727. gadā ir tādi divi svarīgi notikumi, kad Zinzendorfs izstrādā dokumentu brālīgā vienošanās, kurā viņš pasaka, jā, mēs esam šīs senās brāļu draudzes tā kā turpinātāji, un tas brāļu draudzes pamats tā ir šī kristīgā, tā brālīgā un māsīgā mīlestība. Tas ir tas pamats, un tas ir tāds mūsu identitātes kodols. Un tad ir vēl tāds īpašs notikums, ko brāļu draudzes vēsturē apraksta tā paša gada 13. augusts, kad notiek dievkalpojums Bertelsdorfā, un tos, ka par brāļdraudzi dzimšanas dienu, ka notika tāda kā svētā gara izliešanās un tāda vienprātības gara pārņemšana, ka visi kļuva tādi mīlīgi un esot uzrunājuši viens otru par brāļiem un māsām, un to viņā ir kā svin kā savu brāļdraudzi dzimšanas dienu. Un notiek tāda garīga atmoda, tā var teikt. Un kopumā 18. gadsimta pirmajā pusē brāļdraudzi var raksturot kā starptautisku
starpkonfesionāla atjaunotnes kustība, kas aktīvi darbojās visā protestantiskajā Eiropā un tās kolonijās. Un par to runā arī tāds brāļdraudzes teologs Pīters Fokts, kurš arī mūsdienās risina tos identitātes jautājumus brāļdraudzes, skatoties visu to vēsturi, cik tā ir bijusi ļoti dažāda. Un meklējot, kas tad ir tas kodols. Un, jo brāļdraudzes kustība jau uzreiz, kā viņa izveidojās, viņa bija aktīva misijas kustība, jo tas, tātad viņiem tam Cincendorfs domāja par to ne tikai kā tai Hanpūtas kopienā, kā mēs varam būt vienoti un kas ir kaut kāds mūsu vienotais pamats, tā skaitā teoloģiski, bet uzreiz arī, kad misionāri dodās tālāk, kas ir tās saitītas, kā mēs varam palikt vienoti. Un tās ir dažādas arī prakses, piemēram, tā pati lozunga prakse, kas ir daudziem arī luterāņiem pazīstama, tie ikdienas lasījumi. Tas viens no veidiem, kā draudze visu laiku tādā vienībā paliek ar Kristu caur Dieva vārdu. Un runājot par Cincendorfa ieskatiem un teoloģisku argumentāciju saistībā ar sieviešu kalpošanu un draudzes dzīves organizāciju, tas, man liekas, ir tas interesantais, kas varbūt tā mazāk ir pētīts tā teoloģiskā argumentācija, bet mūsdienu, kā saka, sarunas kontekstā man tas likās ļoti interesanti. Un domājot vienkārši par draudzes kalpošanu, Cincendorfs pirmkārt uzskata, kalpošanas uzdevums pienākums tas ir visiem kristiešiem vienlīdzīgi. Sievietes un vīriešiem vienlīdzīgi attiecībās ar Kristu, jo vērojot, kā Kristus darbojās, viņš neceļ kādu augstāku vai zemāku komunikācijā, piemēram. Viņš Cincendorfs nenoliedz sieviešu un vīriešu atšķirības, tomēr viņš saka, ka katram ir savas dāvanas, tā skaitā tā par dzimumiem runājot, un arī savas vajadzības. Un sievietēm vīriešiem kopā draudzē ir jābūt kā partneriem kalpošanā, bet viņš runā arī par to, ka viņa prāta vislabāk, piemēram, atraitnē vislabāk palīdzējis atraitnē, vai precētai sievietei tur precēta vai tam līdzīgi. Un tāpēc veidojās tāds, ko sauc par simetrijas principu, kad draudze tiek organizēta vai strukturēta kārtās. To sauc arī par koriem, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc ģimenes stāvokļa, un būtībā ir tā, ka sievietes kalpo sievietēm, vīrieši kalpo vīriešiem, par bērniem rūpējās ģimenes, abi dzimumi. Tas tā kā nebija tā, kāds reiz liekas ierasts, ka, par bērniem tad tās būs sievietes, bet rūpējās abi. Lūk, un ar to ordināciju tieši mēs runājam, tad tas arī nenotiek tik vienkārši, jo pat brāļdraudzes kontekstā, un tas ir 18. gadsimts, un tas ir kaut kas tā kā, neiedomājami diezgan. Bet tā ordinācija notika, un no 1745. līdz 60. gadam tajā periodā par diakoniem tiek ordinēts ar 200 sievietes, un 58. gadā 14 māsas konsekrē presbitera amatā. Bet arī jāsaprot, ka šīs māsas, viņas, kas tiek ordinētas, bet tomēr viņas pamatā kalpo tajā māsu kārtu ietvaros dažādos, bet sievietes tāpatās, viņas tātad darīja būtībā visu. Dieva vārdu sludināšana, dažāda, brāļdraudze bija ļoti ievirzīta arī, lai praktiskos tādus diakoniskus darbus darītu un rūpētos. Un te bija administratīvi, kā saka, uzdevumi un tam līdzīgi. Lūk, un šeit es ieliku vienkārši vienu bildi, lai saprastu to simetrijas principu. Tā ir Kristiāna Spelda Dānijā. Un tas ļoti tas simetrijas princips, tas, protams, ir baroka arī laiks, viņš parādās arhitektūrā un pilsētas plānošanā. Lielākoties tad ir tā, ka vienā pusē ir dažādas ēkas, kas ir saistīts ar sieviešu kārtām, dažādām kalpošanām, kur ir tur precētas, neprecētas, jaunietes, atraitnes un attiecīgi puišu kārtas, un tad satikšanās ir, teiksim, kopā baznīcā, kur arī kopīgās sajiešanas notiek. Tā kā viņi, protams, nav visu laiku atdalīti atsevišķi, viņi sanāk kopā, bet tāda dvēseļa, kā saka, kopšana un aprūpe un arī praktiski jautājumi tiek risināti tā kā kārtās. Un tieši runājot par teoloģisko argumentāciju, jo, protams, ka arī tajā laikā ir tas aktuālais 1. korintiešiem 14. nodaļas 34. pants, sievietes, lai draudzē klusē, uz kā visi vēl joprojām arī mūsdienās 21. gadsimtā balstās. Un Cincendorfa tai dzīves laikā var redzēt, ka viņš meklē ļoti to argumentāciju, to teoloģisko, kā tad tās sievietes ir vismaz kaut cik līdzīgas tai kalpošanā un kāpēc. Bet viņš piederēja arī pie tiem, kas uzskatīja, sieviete ir līdzvainīga tai grēkā krišanā un izdzīšanā no paradīzes, bet viņš teica līdz ar to, kad sieviete dzemdēja Jēzu,
tad šis ir panākts pilnīgs izlīdzinājums, tāpēc to vairs nevar attiecināt. Bet, piemēram, konkrēto pantu runājot sievietes draudzē klusē, viņš, piemēram, saka, ka tas attiecās uz sprediķošanu visas draudzes priekšā. Tas, teiksim, brāļu draudzē būtu, kad ir sievietes un vīrieši kopā. Bet, tāpat tās var būt izņēmumi. Tad viņš saka, ka tas varbūt arī attiecās uz precētām sievām, lai vīri nepaliek greizsirdīgi, ka viņas tādas zinošas. Bet, tikpat labi, neprecētas sievietes tātad varētu to darīt. Un tad viņš arī vēl viens arguments, ka viņš saka, Pāvela izteikumi specifiski Korintas tikai draudzei un tajā kontekstā un tajā periodā domā. Tā kā, tas tāds jautājums ir. Bet tā dzīves laikā viņš arvien vairāk virzās uz to, ka viņš norāda to, ka jāskatās arī, ko Jēzus darīja. Un ka Jēzus parādīja to vienlīdzību, ka viņš runāja ar sievietēm, darbojās vai tam līdzīgi. Un viņš saka, ka vecajā derībā sieviešu loma bija pakārtota, bet Jēzus demonstrē citu attieksmi, un ka sievietes ir pat kā evaņģēlistas brāļiem, kad viņas sludina par Jēzus augšām celšanos, piemēram. Un tad, tās raksturvietas, uz kurām viņš vairāk balstās, piemēram, viena no tām ir populārā zināmā galatiešiem, kur saka, tur nav ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieši, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Un tātad viņš uzsver arī tādu vispārīgo priesterību, to viņš, akcentēja. Un vēl Cincendorfa teoloģijā noteikti jāņem vērā tas, ka viņa trīsvienības izpratnē svētais gars ir māte. Un viņš arī lietoja apzīmējumu viņa, viņš teica, un teologi par to arī diskutē, vai ka tas ir vispār tāds, ļoti arī tāds revolucionārs vai tā ļoti netipiska domāšana, jo viņam trīsvienība, kas ir kristietības vispār tāds kodols un arī teoloģijas kodols, ir kā svētā ģimene. Un tas svētais gars ir māte, tāpēc, ka viņš ir mātišs, viņš ir tas, kas vada, viņš tas, kas ir gādā, kas rūpējās. Un kristietim dzīvot ar Kristu nozīmē dzīvot ar svēto trīsvienību, svētās trīsvienības tajā ģimenē. Un viņš arī saka, to viņam ir tāds vairākās runās ir bijis, viņam simpatizēja kvēkeris, starp citu arī, jo kvēkeriem kā gars dod tā runā, gars jau neskatās, vai viņš tur dod runāt sievietē vai vīrietim. Un tad viņš teica, tas ir interesanti, viņš saka, Dievs vai svētās gars aicina, un viņš saka, jūs pravietosiet, viņš saka, bet mēs sakam, ne, jūs nepravietosiet. Un viņš arī to teica, kādas tā kā man būtu tiesības, tā pateikt vispār, ka ja gars aicina, vai viņš saka, pestītājs aicina, bet kā es tad varu teikt, nē. Bet, protams, viņi negāja arī viņam viegli, jo bija, protams, ka uzreiz argumentācija arī no luteriskās baznīcas ar pārstāvjiem, no teologiem, un tad brāļu draudz, ka parādās arī tas apzīmējums, kā sekta, ko viņi 18. gadsimtā iedomājas, ka viņi ordinēja sievietes vai paceļ to statusu tik augstu. Tā kā viņam tur ir bijušas diskusijas, un tas būtu vēl tāds interesants izpētes jautājums, bet kopā savākot to 18. gadsimtu sievietes brāļu draudzē. Kā jau es minēju, sievietes ir atbildīgas, viņam ļoti daudz tās kalpošanas iespējas. Viņas sludina savā kārtā, viņam ir dvēselkopšana, jo brāļu draudzē ļoti svarīgs bija tas pastorālais tieši darbs, kā runāt, un viņš arī teica, viņš runāja par uzticamību, kā jau es teicu, piemēram, atraitnē varbūt ir vieglāk strādāt ar atraitni, un tāpēc viņš nejauc tos dzimumus arī kopā, ka viņš uzskatīja, ka varbūt ir daudz tēmas, ko, piemēram, no sievietē ir vieglāk pārunāt tikai ar sievieti uzticēt, kas ir, tā kā saprotami. Sievietēm ļoti, nozīmīga loma bija arī izglītošanas procesos, dažādas, kā saka, praktisku lēmumu pieņemšanā, viņas piedalās arī sinodēs un konferencēs, bet tomēr viņas ir gandrīz līdzvērtīgas tā kā vīriešu kalpošanai, bet kopīgajās tais sapulcēs un sajiešanās sludina vīrieši, bet kopumā tas tiešām 18. gadsimtā tas ir tā kā revolucionāri, ka sievietes ir šādā līmenī, tas viņu kalpošanas iespējas ir paceltas. Bet arī, tādos tajās sinodēs, vai kā, protams, tur vairāk ir tā vīriešu viedokļi un arī daudzuma dominēšana, bet vienalga. Tas ir, ļoti īpaši, ko tajā laikā īstenībā, Cincendorfs izdara ar savu domāšanu un iespējām. Un ieskicējot mūsdienas, drīz pēc Cincendorfa nāves sievietes pārstāja ordinēt līdz gan, viņš mirs 1760. līdz 90. gadam vēl, cik es zinu, diakonas ordinē, bet, tā loma varētu teikt, tā nosacīti mazinās, ka nav vismaz, sievietes vairs nevar tādus amatus ieņemt.
Ordinācija atsākās pēc Otrā pasaules kara, tie ir 60. vai 70. gadi, jā. Un mūsdienās es esmu ielikusi vienu attēlu, ko es īstenībā tā ātri sameklēju. Sievietes ieņem arī bīskaps amatus, bet brāļdraudze ir ļoti dažādās valstīs, un tās attiecības ar valsti vai ar tur, teiksim, valdošajām vai luterisko baznīcu ir dažādas. Bet šeit ir viens piemērs, Karola Folca, 2018. gada ordinācija Trīsvienības baznīcā Amerikā, un tādi piemēri, ir arī Āfrikā ordinē sievietes, tā kā, mūsdienās ir mainījies tas tālāk. Par Latviju runājot, kā brāļdraudze nonāk Vidzemē, un Vidzemes konteksts 18. gadsimtā ir Ziemeļu karš, ir mēra epidēmija, un tad ir diezgan Vidzeme nolīdzināta gan cilvēku ziņā, tā skaitā mācītāju ziņā, gan, protams, materiālā vērtība zaudējumi, kas ir tā skaitā baznīcas, uzsāktas kaut kādas skolas un tam līdzīgi. Tas pozitīvais ir tas, ka Vidzemē ienāk tajā laikā tomēr jau pieeitisma idejas, un daļai garīdznieku un mužniecības, ja man ir kļūda atvainojas, tas ir simpātiski, un tas nodrošina tos, ka brāļdraudze, kas ierodās šeit 1729. gadā, ka viņi veiksmīgāk vismaz daļā tās sabiedrības var uzsākt savu darbību. Un jau minētais Kristians Dāvids un vēl divi Herpols brāļi ierodās Vidzemē no sākuma Rīgā, bet viņi tālāk dodās dziļāk Vidzemē, kur viņi ir sadarbojās ar viena no atbalstītājiem Magdalīna Elizabete von Hallarte, kas ir tāda ļoti īpaša sieviete vispār Latvijas vēsturē. Un viņa bija Herpotiešu kustības atbalstītāja, Valmieru muižas īpašniece, mūsdienu valodā varētu teikt mecenāte, menedžere un tam līdzīgi, kurai ļoti rūpēja tieši latviešu tas zemnieku stāvoklis. Jo brāļdraudze, kad ieradās šeit, tad viņi tā konstatēja, ka te tā diezgan bēda ielai tomēr skatoties, jo, lai gan te arī kristīgā vēsts jau pastāv gadsimtiem, bet latvieši nav satvēruši to, ka Jēzus ir arī viņu pestītājs. Viņiem drīzāk tas varbūt ir tur vācu kungu un tādies, bet tā vēsts lielākoties, protams, nevar tā pavisam stingri teikt, ka nekas nav bijis labs, bet lielākoties tā vēsts viņiem nav aizgājis līdz sirdī. Un brāļdraudze ir īpaši ar to, ka viņi nāca, viņi vienkārši strādāja kopā ar tiem zemniekiem, viņi mācījās valodu, protams, tas viens no barjerām ir tās valodas zināšanas, ka viņi nezina latviešu valodu, latvieši nezina to vācu valodu, un arī brāļdraudze dzīves stāstos, ko viņi paši aprakstīja sev dzīvi, parādās tā lielā sāpe, ka viņi no sākuma vēl to valodu, kamēr nezina, ka viņi redz tos vācbrāļus, un tie vācbrāļi, kā viņi viņus sauca, viņiem bija tādi svēti cilvēki, viņi pa svētiem cilvēkiem, pa eņģeļiem viņus saukts, jo tie tur ir tas dzīvais evaņģēlijs, bet viņi tā valodas barjeri, viņi netiek tam klāt. Bet no laika, protams, to valodu apūst, un viņi, tie vācbrāļi, kontaktējās jau ar pašiem zemniekiem, ne tikai, teiksim, ar tiem atbalstītājiem, garīdzniekiem vai muižniekiem. Lūk, un brāļdraudze pamazām attīstās, un 38. gadā Hallards atbalsta tika uzcelt brāļdraudzes centrs, diakonātu un latviešu skolotāju semināru ēku kompleksu, kur nosauc par Jērkalnā. Tā ir mūsdienās, tā kā Valmiera. Un tāds īpašs notikums garīgā nozīmē arī vasaras svētkos, kad tiek aprakstīts tāda garīgā atmoda, ka cilvēki pēkšņi, tā kā atvērās, viņiem milzīgi tādi grēksūdzes pārdzīvojumi bija, un latvieši pēc tam esot tur kaut ko, ja viņš nozadzis, tad viņš nes atpakaļ tam muižniekam vai savstarpēji dažādi izlīdzināšanās procesi, un ka viņi tā ļoti karsti satvēra to Kristus vēstu un to tā emocionāli ļoti pārdzīvoja, kas arī pieeitismu ļoti raksturīgi ir uzsvērt tās emocijas, kas tev ir tajā brīdī, kad tu satiecies ar Dievu. Un tālāk jau tas, ko brāļdraudze iemācīja latviešiem, ir arī veidot organizācijas, jo no sākuma, protams, vācbrāļi ir ļoti klāt visos tais procesos, bet latvieši pamazām paši iemācās to visu kārtot, un 1742. gadā ir pirmās latviešu brāļdraudzes dibināšana, un tā liecība ir tāda, ka 11 vīru un 11 sievas, 9 puiši un 9 meitas Valmieras Sīmeņa baznīcā tika iesvētīti amatā.
Un tajā pašā gadā tiek izveidotas arī draudzes, piemēram, Straupē, Mērsānos, Liepā, un tur ir klāt arī Cincendorfa sieva ar vēl brāļu draudzes pārstāvēm no Herkultes. Un tā iesvētīšanas procesā ir tā, ka, piemēram, vīrietis, kas svētī, viņš vīriešiem liek rokas, bet viena no Cincendorfa sievas, kā saka, līdzgaitniecēm, viņa arī lika rokas un iesvētīja sievietes amatā. Un draudzes dzīve tiek organizēta pēc Herkultes parauga, tātad tā ir tāpat tā kartu sistēma, ka ir sieviešu un vīriešu dažādu vecuma grupu un ģimenes stāvokļu kartas, un tāpat tā kalpošana notiek kā Herkultē, ka sievietes apkalpo sievietes, sludina gan dažādus praktiskus jautājumus, risina, izglīto un tam līdzīgi. Un šeit, jā, es esmu ielikusi tās no mūsdienām bildes, gan izskatās senatnīgas, bet, lai saprastu arī Latvijā tas simetrijas princips, kur mazliet var redzēt, šis ir Mežaļu saiešanas nams Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kas ir 785. gadā celts, un fotogrāfija no pagājušā gada mājā bija pasākums Viena diena mūsu mājās, muzeja sadzīvojās, un šeit var redzēt eksterjeru, interjeru, un tā interjerā ir, ja jūs ievērojat, ir pa kreisi sēž sievietes, pa labi sēž vīrieši, un tā bija tā kārtība, kad ir tās kopīgās saiešanas. Un vēl viens tāds piemērs no Latvijas, lai mudinātu jūs apceļot Latviju, tas ir riņģu saiešanas nams, un tie vienkārši tie daži nami, kas vispār ir saglabājušies līdz mūsdienām. Riņģu nams gan ir vēlāks, viņš ir 19. gadsimta, Lomes pagastā Smiltenes novadā, bet šeit arī ir tā, kā jūs redzat, ir soli pa labi, pa kreisi, un arī sievietes un vīrieši tajā namā iegāja katrs pa savām durvīm. Vīrieši no labās puses, sievietes no kreisās. Un, jā, tā ir ļoti skaista vieta, tiešām ieteikt, kur aizbraukt, un tur arī notiek pa laikam dažādi pasākumi, tam var pasakot līdzi. Un savākot kopā brāļu draudzes nozīmi Latvijas teritorijā, kā jau es teicu, tā ir reliģiska un sabiedriska kustība, un viņi ļoti izmaina vispār cilvēku tādu sociālo stāvokli, arī sievietes stāvokli. Tā noteikti brāļu draudzes saistība ar izglītības līmeņa celšanu, jo tas bija viens no tādiem pirmajiem, ko brāļu draudze darīja, ka vienkārši izglītoja cilvēks, arī, protams, ar tā domu, lai viņi paši cilvēki var lasīt tos svētos rakstus, paši spriest. Un tā rakstīšana vispār brāļu draudzē bija ļoti svarīga, jo brāļu draudze gan dienas grāmatas rakstīja, gan draudzes dienas grāmatas, gan individuālās dienas grāmatas, gan dzīves stāstus, un to darīja gan sievietes, gan vīrieši. Tas dvēseļkopšanas, tā mūsdienās, kā saka, pastorālās aprūpes process, tas tā kā bija, pilnīgs tukšums, un brāļu draudze to izmainīja. Un sievietes, sociālā statusa izmaiņas, un sievietēm tiek dotas balsis, tās ir dažādas kalpošanas jomas, tā ir radošā izpausme, kā jau es minēju, dzīves stāstu rakstīšana, piemēram, dzeja, un ir tāda Bormaņa Anna, kur ir rakstījis dzejas, un kuras dziesmas ir iekļauts arī grāmatā. Un vēl joprojām aktuāli arī Ludviga Adamoviča, kas viens no brāļu draudzes pētniekiem ir starpkara laika, tā tēze, ka latviešu iejaukšana kristietībā tomēr notika caur brāļu draudzi, ka, teiksim, luteriskās un katoliskās baznīcas tas mazāks tas svars ir, bet tieši brāļu draudz bija tā, kas tā masveidā latvieši sevišķi, mēs par to varam runāt jau vairāk, tā ir Vidzeme, Kurzeme, Dienvidu Kurzeme, ka brāļu draudz bija tā, kas latviešus pieveda pie tās Jēzus vēsts tādā sirds līmenī. 19. gadsimta otra puse mūsdienas tā mēģinot ieskicēt. Pirmkārt, protams, laikmeta un konteksta maiņa, un 19. gadsimta otra puse tā dzimtbūšanas atcelšana, tas ir urbanizācijas process, un daudz zemnieku vienkārši arī dodās uz pilsētu. Bet brāļu draudze turpina darboties, un 19. gadsimta otrā pusē un 20. gadsimta sākumā viens no brāļu draudzes centriem veidojās Rīgā. Tagad tā ir Kalēja iela 8, bija brāļu draudzei savs nams. Un, tas nenozīmē, ka brāļu draudze pārcēlās uz Rīgu. Viņi, protams, arī turpina laukos darboties, bet dēļ šiem konteksta laikmeta maiņām Rīga veidojās kā tāds aktīvāks tā laika punkts. Un savukārt no 1918. līdz 40. gadam ir atkal jauns konteksts, jo Latvijas valsts, un tad mainās arī tie brāļu draudzes dažādi juridiskie statusi un tam līdzīgi.
Un tas, kas man bija ļoti interesanti ieskatīties šajā laikā un izpētes procesā, ka bija liela sadarbība ar LEL un arī ar LU teoloģijas fakultāti. No teoloģijas fakultātes daudz gan mācību spēki, gan jaunie studenti, tostarp sievietes bija iesaistīti tā kā brāļdraudzē. Un tā kārtība ir tā pati, kārtu pasākumi dažādi notiek, un viņi ir ļoti aktīvi. Tur ir gan tādi svētku svinēšana, gan vienkārši kārtu sajiešanas, jo brāļdraudzē nelieto lielākoties jēdzienu dievkalpojums, viņi runā par sajiešanām. Jo brāļdraudzē arī tas uzsvars, ka viņiem ka tā visa dzīve ir tā tāds dievkalpojums, vai ka tā ir tāda liturģija vai litānija, ka tev visa dzīve tajā ir ietverta tajā sadraudzībā ar Kristu, un tas svarīgākais vispār ir, kā tu ikdienā ar to dzīvo, nevis tikai aiziet uz dievkalpojumu. Bet brāļdraudzē ļoti daudz arī gan kori, gan tā muzikālā dzīve ir ļoti vienmēr aktīvi bijusi, un tas vēl joprojām notiek un turpina notikt. Un sievietes kalpo savās kārtās un svētkos un pasākumos, vīrieši savās, un, protams, arī tā kopā sanākšana. Un latviešu kontekstā, Latvijas kontekstā arī tik daudz, ja brāļdraudzē ir pieņemts, ka tie ordinētie amati ir diakons, presbiters un bīskaps, tas ir, kas ņemti tā kā no Bībeles, jo Bībele vispār par mācītājiem nerunā. Latvijas kontekstā ir arī, ka min šajā laikā 20. gadsimta, 19. 20. min presbiteri kāds piemērs, bet vairāk viņi lieto tos apzīmējumus tētiņi vai virstētiņi. Bet viņi arī tādu hierarhiju, tie amati ir, bet tādu ļoti hierarhiju sadzīvē viņi nekad neuzsver. Ja? Tā ir varbūt tāda atbildība kaut kur vairāk, bet tā, kad jūs, kad kopā ir, tie ir brāļi un māsas vienkārši. Un piemēri, ko es minēju par teoloģijas fakultāti, arī tāds interesants piemērs ir, ka no 1918. līdz 29. gadam Rīgas brāļdraudzes darbā līdztekus vietējiem laju darbiniekiem, kuri veidoja kustības kodolu. Kā reliģisku sanākšanu vadītāji bija iesaistījušies vismaz 54 luterāņu mācītāji, 41 students un vismaz 20 sievietes. Un starp tām bija daudzas teoloģijas, studentes. Un vēl viens piemērs, un tie uzvārdi noteikti būtu meklējami daudz vairāk šīm teoloģijas, studentēm, bet, piemēram, 39. gadā ir tāds piemērs, ka adventas svētdienas sajiešana vada teoloģiju Vallija Šlesere. Vai evanģelizācijas nedēļas noslēgumā ir Johannes Osas lekcija, un Johana Osa bija tāda ļoti redzama teoloģe. Kā es saprotu, viņai tika piedāvāts arī ordinēties, nezinu, Diana droši vien par to vairāk stāstīs, tāpēc es neizpildīšu, tu vairāk to zini, bet, viņa atteicās ordinēties kā mācītāja, bet viņa bija tāda redzama, teoloģe un cienīta. Lūk. Un mūsdienās tā, noslēdzot to visu kopā, brāļdraudze turpina darboties. Ap 2000. gadu ir biedrība brāļdraudzes misija, bet brāļdraudze, es tā pārlecu veikli uzreiz pār tiem padomu laikiem, bet padomu laikos brāļdraudze ir aizliegta. Brāļdraudze, tāpēc vairs, var teikt, neeksistē. Bet ir mēģinājumi jau 90. gados atsākt to brāļdraudzes kustību, un tāpēc ir 2000. gadā ir biedrības dibināšana. Un 2020. gadā tiek dibināta Latvijas vienotā brāļdraudze, kas ir kā reliģiska organizācija. Brāļdraudze vismaz pašlaik sevi pozicionē, ka viņa tāda ekumēniski atvērta sadraudzības kustība. Bet, pašlaik, teiksim, tas kaut kādas sieviešu ordinācijas Latvijā vispār nav šādi ordinēti amati, ne bīskapi, ne presbiteri, un tas jautājums nav aktuāls, kā saka, visi vienkārši ir aicināti būt kopā tādā sadraudzībā, un tiešām tajās sajiešanās ir, cilvēki no dažādām draudzēm sanāk kopā, un, tas man arī tā kā kopumā būtu viss. Paldies par uzmanību. Paldies. Es vēlreiz gribēju pārvaicāt, bet tu justos labāk, ja mēs tev tos jautājumus tagad uzdodam, jo varbūt kāds jau piemirsīs, vai labāk atstājam pēc? Kā tu jūties? Kā jums īstenībā ērtāk? Man jau liekas, ka varbūt, ja ir kaut kas aktuāls, tad var prasīt tagad, vai, kā vai... Kā tu gribi izvērst? Kā tu gribi tā izvērst diskusiju? Var arī pēc tam, vai ne? Jā. Vai kādam ir ko piebilst, papildināt? Tā, lai es to mikrofonu iedošu, lai ierakstās to jautājumu arī, vai ne? Labdien, Andris Kopiņš, ļoti interesanta
prezentāciju. Man gribējās jautāt, jūs minējāt, ka tas bija masveidīgums. Ko nozīmē masveidīgums, jo, lai tas varētu ietekmēt patiešām, kā jūs sakat, vai te ir vairāk luterāņi vai katoļi, kas ir latvieši pieveduši kristīgai ticībai vai šī brāļu draudzes kustība, tad masveidīgumam jau ir sava veida nozīme, iespējams, vai tas ir viens veids, kā tulkot to, cik liela tā varbūtība ir, ka patiešām brāļu draudzes ir bijušas tās, kas mūs ir vedušas tuvāk kristietībai. Varbūt jūs to varat kaut kā kvantificēt. Un kādi īsti ir šo... Es atvainojos, ka es nepabeidzu to savu domu. Vēl otrais jautājums ir, Cēpe jau ir arī evlut mācītājs. Kā viņi neskaitās kā evlut daļa, bet viņi skaitās kā tiešām ekumeniskā, jūs teicāt šobrīd, ja? Jā, brāļdraudzes, ja mēs runājam par mūsdienām, es to pēdējo jautājumu atbildēšu. Viņa ir reliģiska organizācija atsevišķi, viņa nav tā kā sastāvdaļa luteriskās baznīcas, bet jā, gan brāļdraudzes vadītājs Gundars Ceipe ir, kas saka, luteriskās baznīcas sastāvdaļa, viņš ir mācītājs un arī citreiz sajiešanās vai kādos svētkos arī kalpo luteriskās baznīcas mācītāji. Tā kā ir tāda sadarbība, tā varētu teikt arī. Jo tas tā dubultā, var teikt, piederība, ka ir gan luterānis, gan brāļdraudzes pārstāvs, un tā vēsturiski nāk, jo Cincentors arī bija luterānis. Un viņš arī līdz mūža galam palika luterāns. Un viņam tas uzstādījums nebija, ka viņš tad veidot tā kā jaunu organizāciju, jo tas īstenībā tajā laikā arī nebija atļauts, un citi pētnieki saka, ka tas ir tāds... viņš tā apzināti to darīja, lai tagad tur nebūtu kaut kādas tādas jukas vai kaut kāda likuma pārkāpumi, ja, bet tas tā vēsturiski tā kā ir izplatīts. Man liekas, ka tas tā arī turpinās, jā, ka tā ir, jo brāļdraudzes, jā, viņi citreiz tāpēc ir grūti kaut kā satvert, ne to domu, bet kas tad tas īsti, jā, tā ierast, kas saka kustība, jā, viņi ir tādā kustībā. Un es pat arī, piemēram, esmu luterāns, bet es arī brāļdraudzēs piederīgi. Un tā kā arī, kas nāk uz kādiem pasākumiem, cilvēki, tas pats, kā tas saka, scenārijs. Un tas pirmais jautājums par to masveidību, es tev uzreiz ciparus nepateikšu, bet tie bija 1000 vienkārši, jo tie ir, fakti, kas ir, reģistrēti liecības, jo brāļdraudz jau arī rakstīja ļoti to savu pieredzi, savas kronikas, dienas grāmatas, cik tad tur tie 1000 te brāļdraudzē tajā laikā bija. Bet tā ir Vidzeme, Igaunija, un tas vienkārši parādās ar faktiem, ka tas bija, ļoti izplatīti, kad latvieši tajā laikā pievērsās, kristietībai tā. Pēc būtības, ne formāli, jo formāli, protams, tu skaities, tev jābūt tam, kas ir tavs valdnieks, bet pēc būtības tā, lai tu to vēsti satvertu sirdī, tad tas ir vairāk, brāļdraudzes nopelns. Tā saka pētnieki vēstures, kas arī pēc tam pēc Ludviga Adamoviča, gan jau minētās Gundars Ceipe, gan Gvido Strābe, to tā kā apliecina. Varbūt tu vari pastāstīt mazliet par tām praksēm, kas atšķīrās, piemēram, tā laika brāļu draudzēs vai sajiešanas namos un tikšanās reizēs un, piemēram, tādā tradicionālā luterāņu dievkalpojumā. Kas bija kā izpaudās šī te sirds, kā tu sauci? Sirds teoloģija. Sirds teoloģija, tas ir Cincentors. Kā viņi tādā praksē izpaudās? Man liekas, tā ir pasākumu daudzveidībā, jo runājot par tām praksēm brāļdraudzē, kas man liekas ļoti vērtīgs un tāds mantojums mūsdienu kontekstā, kas man, piemēram, paši interesē. Tas, ka mūsdienās mēs ļoti daudz runājam par dažādām garīgajām praksēm, un tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums. Un brāļdraudze vienkārši, lai būtu tas, ka viņi saka, ka visa tā ikdiena ir dzīvošana ar Kristu un visa ikdiena ir kā liturģija, tad vienkārši viņiem bija dažādas svētbrīža formas, īsāki, garākas tās sajiešanas, tā pati lozunga praksa, un viņiem ļoti daudz tie arī svētbrīži bija saistīti ar šo lozungu, ar to lozēto dievu vārdu, to vienu vai divi panti, un viņus tā balstīja gan savas svētrunas, gan dažādus tur, vienalga dzimšanas dienu apsveikumus, svētku svinēšanas, tur misijā, kad sūta cilvēks ar to lozungu pavada, tā skaitā izvadīšanas un tam līdzīgi. Viņiem ir
Ļoti svarīgi, piemēram, mūzika viņiem bija. Jo Zinzendorfam pat bija, tās viņš teica, ja tu vispār tā ar ticību nedziedi, to, ko tu dziedi, ja tu tam netici, tad labāk vispār paklusēt, jo tas jau tāds bez mazai, tā kā grēks ir. Bet tā daudzveidība, man liekas, un tas vakums, ko viņi arī 18. gadsimtā aizpilda, protams, tas ir tas konteksts, ka tas Ziemeļkarš un ir tie postījumi vienkārši fiziski arī daudz, kas ir iznīcināts. Bet tas, ka baznīcā nav šī tā sadraudzības daļa un nav visi tie pastorālās aprūpes dažādi modeļi un nav tas, ko brāļdraudzē, piemēram, sauc caurunas, kas tajā laikā, kas ir tā caurunāšana. Tā ir tāda vēsēja kopšana, ka tu vai individuāli, vai divatāji, vai mazās grupās, ka tu pārunā to savu dievpieredzi vai savas problēmas. Tas, kas mums mūsdienās liekas tāda ierast, ka baznīcā tas ir, jo baznīcā ir gan diakonija, gan šāda tā pastorālā aprūpe pieejama, bet tajā laikā ir brāļdraudz tā, kas to aizpilda. Un tas jau cilvēkam tomēr tas ir ļoti būtiski, jo tev jau nepietiek, aiziet tikai uz dievkalpojumu, tu kaut ko dzirdi, bet ko tu to darīt? Tāpēc tajā laikā, 18. gadsimtā, ir, pietisms ir ļoti, kā saka, aktuāls un arī interese ir par misticismu, piemēram. Jo tas jautājums ir tajā, kā ar to visu, piemēram, ko es aizēju baznīcā, es dzirdu kaut kādus likumus, es dzirdu kaut kādu teoriju, dogmas, bet kā man kā kristietim ar to dzīvot, kā ikdienā? Tas arī mūsdienās aktuāls jautājums. Kā es kā kristietis, kā es ikdienā piedzīvoju trīsvienību? Kā es ar to dzīvoju? Nevis tikai, teoriju tur lasīt. Un viņiem bija tie paši jautājumi, un brāļdraudz tieši var teikt ar to visu to plašo lauku ļoti daudzveidīgi noklāja. Aizpildīja vai attīstīja, veidoja. Jo, pietismā jau bija tas uzsvars uz to, kāda ir tava tā individuālā pieredze, kā tu to izkop gan individuāli, gan draudzes kontekstā, tā dievpieredze, dzīvošana ar Kristu, kā to darīt, un tur ir tie dažādi ieteikumi, ka ir svarīgi lasīt Bībeli mazās grupās, apspriest un visas šīs darbības, un tas ir tas, ko brāļdraudz darīja. Es nezinu, es varbūt pa garu un pa daudz atbildēju to jautājumu, par tiem cipariem es konkrēti nevaru pateikt, bet tie ir 1000, jā. Tas ir viegli atrast, kā saka, jau minētos vēsturnieku pētījumos, tie ir jāpakti. No Gaujas līdz Viljānam. Beāta varbūt zina, jo mums viens speciālists ir klāt. Tas ir individuāli 1000, cik lokācijas apmēram, tad tās 50, kur tad bija tie studenti un mācītāji. Vēlreiz nesapratu, ja es saietu nāmi, 3 ir saglabājušies šodien, kā es sapratu, bet cik vairāk, toreiz bija? 200 un Igaunijā bija tas ļoti plaši. Vēl pie tā viņi vāca paši pa saviem līdzekļiem tos saiešanu namus arī. Jā. Un vēl arī ļoti izplatīts bija radošums, jo viņi, tur bija 740. gados, kad tā kustība tā kā ienāca Vidzemē, tad patiešām ir liecības, ka viņi, sastājās aplī, un tā kā mums šobrīd ir kaut kāds apdziedāšanās un folklora tādā veidā funkcionē. Tādā veidā funkcionēja arī tas, ka viņi radoši uzreiz improvizēja dzejā un dziedāja. Un tas bija kaut kas arī tāds, ļoti vispārībā interesants pasākums. Jā. Un tieši tā dziedāšanas tradīcija, tas ir dīvaini, ka es arī par to brīnījos, jo, lasot visas tās hronikas un tās lietas, ka kaut kā viņiem tā henhūtieši tā brāļu dziedāšana, viņiem likās tas kaut kas tāds, vai jauns, jo tas ir Baha laikmets, protams, arī, kad sākās šī garīgā mūzika, viņi paceļās tādā jaunā, varbūt, jaunā līmenī kaut kādā, bet tieši arī tās dziesmas, jo ļoti, ļoti momentāli tika pārtulkots kopā tas vācu brāļi ar latviešiem. Par to ir arī liecība, ka tie latvieši ir palīdzējuši tulkot viņu tās garīgās dziesmas, herhūtieši to dziesmu grāmatu, un tas viss tā kā ļoti, ļoti aizgāja. Vienkārši, un viņi bija, protams, viņi konkurēja arī ar luterisko baznīcu, jo, Sīmaņa baznīcā zvanīja, un šiem arī bija zvans, un tas jau, bija skandāls, tas ir skaidrs.
Jā, bet ar laiku, protams, tur piegrieza. Bet Cincendorfam bija visur problēmas ar saviem brāļiem, tieši no oficiālās baznīcas puses. Jā, tāds vispār man Cincendorfs, ka es lasu viņu, ka viņa teoloģiju sāk lasīt, es ņēmu pausi un gāju dārzu ravēt. Es domāju, ka man galva tā uzsprāgs no viņa arī tā domas. Viņš tāds brīvdomātājs manā uzskatā bija, bet kam ļoti tas jau no agras jaunības, jo viņam jau, mums nav laika te visu, protams, to vēsturi skatīties, bet viņa tā teoloģija un tie iespēja, kā veidojušies, un tā ir agrīna bērnība no viņa vecās mātes, kas bija ļoti dievbijīga, un visa tā vide, ko līdz ar to tā vecā māte, tā vecās mātei pateicoties tā vide un cilvēku, ko viņa satika, viņam tā interese no agras bērnības, tā aizrautība un tie reliģiskie meklējumi, un viņš ir tāds sava ceļa gājējs kaut kādā ziņā. Bet neignorējot arī, kā es teicu, viņš palika luterāns līdz dzīves beigām, un viņam, protams, tur ir pieetisma, misticisma iespaidi, Filadelfijas kustības, bet tas pēdējais vairāk bija, ka viņam tas luteriskais, tā žēlastības vēsts, tas ir vissvarīgākais tomēr. Bet tas, kas viņam tajā teoloģijā arī manā skatījumā ļoti oriģināls bija, ka piemēram, cits pētnieks saka Cincendorfa misticismus, un misticismā ir tāds, kristīgā misticismā ir tāds ierasts kaut kādas pakāpes, kā tas cilvēks tur attīstās, kā notiek, tur, teiksim, grēksūdzi, un tad ir izgaismošanās, dvēseles, un tāda vairāk tā dieva apzināšanās, un tad tā satikšanās, saplošanās ar dievu. Bet Cincendorfs tur pilnīgi pagriez otrādi, jo viņš teica, ka kristietim izējas punkts ir tieši sākot tā satikšanās ar Kristu. Un tad ir tā dzīve kopībā ar Kristu, nevis, ka tu tagad kaut ko dzīvē dari un kaut kā tur, nezinu, kaut kādas prakses vai kā, lai satiktu Dievu, bet ir otrādi, tu satiecis un tad tur, tā dzīvo. Šis ir tas, ko es gribēju teikt, ka brāļu draudzes kļuva, jo tā eksistence ir ļoti nožēlojama patiesībā cilvēkiem pēc kara. Un arī Johansons ir aprakstījis ļoti labi kultūras vēsturē, kā viņam tur iet un vispārējais. Un viņa eksistence ir ļoti, ļoti nožēlojama. Un šajā, parasto cilvēku, zemnieku, latviešu, un varam domāt, ka Jēzus Kristus kļuva dievkalpojums kļuva no viena darba nedēļas griezumā, kas vēl ir jāizdara, uz prieka avotu. Un tas pilnībā maina to visu. Un ja pieliek klāt vēl neordināras metodes, visu šo sarunu, kā tev iet un viss pārējais, tad tas veiksmes tās vai kā mēs to varam nosaukt, nav nemaz tik pārsteidzoši. Bet man ļoti simpatizē. Man mācīja no Gaujas pie Valmieras līdz Viljandiem, viņi tur bija. Tā man mācīja. Tad uz abām pusēm. Un līdz ar to tas arī atbild uz to daudzumu, cik viņi tur varētu būt. Tur gana daudz. Jā. Cēsis, jā. Tā robeža tur uz augšu. Tā. Jā, ļoti jau latviešu kultūra ietekmē, jo tie garīgie cilvēki nāca no brāļu draudzes. Ko, varbūt tad paņemam mazu pauzīti? Jautājums? Lūdzu. Jautājums, varbūt komentārs, kas man iekrita acīs. Es esmu Ieva Puriņa, Latvijas Evaņģēliskās Luterānās baznīcas pasaulē Latvijas prāveste. Tur bija 2 gadi, 1738. gads, kad tika uzcelts centrs un mācību seminārs, un tad 1739. gada vasaras svētkos ir lielā atmoda. Man vienkārši likās, es nezinu, kāds konteksts, es neesmu šo pētījusi, vai tas nesakrīt ar to laiku, kad tie vācu brāļi būtu iemācījušies latviešu valodu un ka viņi būtu varējuši latviešiem tagad latviski konkrēti skaidri izskaidrot, ko tas nozīmē, ka Kristus par tevi ir miris pie krusta. Viņi tajā laikā, vismaz daļa viņi ir apguvuši latviešu valodu un arī latvieši mācījās vācu valodu, cik tas bija iespējams. Tā kā es nezinu, vai tur tik specifiski uzreiz uzsvaru varētu likt tikai uz, ka tas ir vācu brāļu, tas vēstījums. Tas ir kopā tā draudzes pieredze, tas viss, kas notiek, es domāju. Tas ir saistīts arī, tas ir tajā procesā, bet tā ir visa tā pieredze, viss, kas notiek. Un tā iespēja arī, ka vienkārši cilvēkiem ir iespēja tā kā kalpot, ka viņam ir iespēja izpausties, viņš ir līdzdarbīgs tajā visā. Tā kā tas, es domāju, kopā ir saistāms.
Paldies. Es esmu Beāta Paškevics no Nacionālās bibliotēkas. Mums bija liela izstāde par brāļu draudzes rokrakstiem. Tajā Buntebarta, kas ir tas vācu brālis, kurš ļoti darbojās ar latviešiem miršanas stāstā, viņš aizbrauca pēc tam atpakaļ uz Vāciju. Viņš nobijās no tām represijām, kas notika Latvijā, un miršanas stāstā ir, pirms nāves viņš esot murgojis latviski. Tas ir melns uz baltu uzrakstīts. Tā kā viņam bija arī, protams, traumatiska pieredze Latvijā, bet viņš bija apguvis latviešu valodu, jā. Bet viņš piedāvā, man liekas, kaut kādā gada laikā bija rakstīts, man liekas, ka apguva diezgan ātri, jo tas bija, ļoti svarīgi. Asājam kāds jautājums tad pēc tam, kad būs vēl Diānas prezentācija, vai ir kāda vēl jautājuma, kas varētu piemirsties līdz tam brīdim? Pauze droši vien prasās. 10 minūšu pauzi, jā. Brīnišķīgs darbs par 19. gadsimta otrās puses pirmajām Latvijas sievietēm, kas devās ārmisijas darbā un kas arī ir, līdzdalīgas tajā baznīcas, tajā procesā, ka mēs esam nonākuši pie tā, ka sievietes un vīrieši ieņem vienlīdzīgas lomas baznīcā. Protams, Latvijas gadījums ir īpašs, vai ne? Tā atkal ir cita tēma, ko šodien necilāsim. Bet lūk, šis ir tas, ko Kristīne ir atsūtījusi un ko es nolasīšu. Sieviešu kalpošana kristīgajā baznīcā dažādos gadsimtos ir uztvērta atšķirīgi. Šodien Latvijā lielākā daļa konfesiju neordinē sievietes par mācītājām, taču tas netraucē viņām būt misionārēm un kalpot šādā veidā. Misijas darbs nav tikai ordinēta mācītāja kalpošana. Līdz 19. gadsimtam vāciski runājošās zemēs sievietes īsti netika uzskatītas par derīgām misijas darbam. Taču Leipcigas misijas biedrībai veicot misijas darbu Indijā veidojās sapratne, ka misijas darbā ir jāiesaistās sievietēm, lai ar evaņģēliju aizsniegtu Indijas sievietes. Pie līdzīgas izpratnes nonāca arī citas misijas biedrības, kas atradās Vācijā un sūtīja misionārus uz dažādām pasaules malām, tai skaitā Ķīnu, Indonēziju un Āfrikas zemēm. Tas pavēra iespēju arī sievietēm no Kurzemes un Vidzemes doties misijas darbā. Ja sievietēm mājās, tas ir luteriskajā baznīcā, citu iespēju kalpot, izņemot diakoniju, praktiski nebija, tad misijas laukā sievietes veic nozīmīgu kalpošanas darbu. Un tad es jums nolasīšu, jo es domāju, tas ir svarīgi, ka tie vārdi arī izskan, pat tad, ja mēs viņus neatceramies, ka jūs zinat, ka tādas sievietes no Latvijas ir bijušas, protams, sākotnēji tās bija vācu tautības sievietes, kas dzīvoja Latvijā, un vēlāk jau arī latvietes. Un šīs tad ir tās sievietes un valstis, kurās viņas darbojās, kur viņas devās caur šīm te Vācijas baznīcas misijām kalpot un sākotnēji, protams, tas bija sievietēm un bērniem un izplatīt Kristus vēsti. Un tā, Hildegara Procela no Jaunmārupes darbojās Indijā. Agnese Heidenreicha no Rīgas strādāja Japānā. Anna Frīdemane no Kurzemes kalpoja tuvajos austrumos. Augusta Vietnieka no Viļķenes darbojās Sumatrā. Elizabete Zēzemane no Jelgavas strādāja Austrumāfrikā. Klāra Vegnere no Jelgavas arī kalpoja Austrumāfrikā. Lilija Otīlija Grīviņa no Rīgas strādāja Ķīnā. Johana Paula no Rīgas darbojās Indijā. Un droši vien vislabāk pazīstamā Anna Irbe no Dzērbenes strādāja Indijā. Un ja runājam par gadiem, tad tie pirmie gadi, kad kādas ir devušās, pirmais šeit mums būtu 1896. gads.
Un šīs pēdējās divas sievietes, Johana Paula un Anna Nirba, ir darbojušās līdz pat 50. gadu sākumam. Tas atkal ir cits projekts. Atkal tāda neliela reklāmas pauze par Annu Nirbu top jauns pētniecības darbs un filma, bet tas vēl ir kaut kad nākotnē. Pagaidām notiek aktīvais izpētes darbs. Varbūt pēc mūsu šīs te pirmās sarunas daļas atkal, kad būs, tad varbūt mums kaut ko līg dažs vārds varēs pastāstīt, jo viņi ir pat atgriezusies no Indijas un redzējusi, kur tad darbojās Anna Nirba. Lūk tā, un tagad pievēršamies mūsu brīnišķīgai pētniecei, teoloģijai, vēsturniecei arī, vai ne? Vēsturniecei un teoloģijai. Diānai. Un tavai tēmai par sievietēm, kuras jau ir teoloģiski, akadēmiski izglītotas. Un ne tikai. Jo referāts dara to, ko referāts dara, un tu raksti un pēti, un tad beigās atrod vēl visu kaut ko. Tātad, tad es domāju, kā lai raksturo šo referātu, jo patiesībā jautājums jau tāds arī ir, kāda bija viņa dzīve. Kas ar viņām notika, un kas ar viņām varēja notikt, un kas ar viņām nenotika kaut kādiem iemesliem dēļ. Par mani īsumā, jā, es esmu lielākoties savu izglītību pavadījis teoloģijas fakultātē, bet pēc būtības es tomēr šeit uzskatu vairāk par vēsturnieci, baznīcas vēsturnieci, bet es spēju šajā arī ļoti interesantajā sfērā strādāt un cerams arī kaut ko derīgu dot. Un kā vēsturnieki vienmēr, viņi ir ļoti rūpīgi, precīzi par chronoloģiskajām robežām. Un ja es ieraudzītu šādas chronoloģiskās robežas kādā citā referātā, es domāju, ka šim cilvēkam kaut kas te notiek. Bet tā doma, kāpēc tās chronoloģiskās robežas ir 19. gads, tātad Latvijas universitātes dibināšana, tādā izpratnē, kā mēs to saprotam šobrīd. Latvijas universitāte, latviešu studenti, sievietes un vīrieši tiek uzņemti, un uz priekšu audzējiet un esiet stipri un gudri un vispārējais. Tālāk, 44. gads, padomju reokupācija. Tātad nāk atpakaļ sarkanā armija un viss, kas ar to nāk līdzi un kas ļoti, ļoti tieši ietekmē sieviešu dzīvi vai vispār izglītotu cilvēku dzīvi un Latvijas sabiedrību kopumā. Un tad 74. 75. gads, 74. Agnese Pona, un tad 75. Tātad šīs trīs sievietes, pirmās, kas tiek ordinētas Latvijas teritorijā LPSR laikā. Un tad šajā gada drīzāk ir tā kā sākuma kaut kāda pagrieziena punkta. Un tev referāta laikā uzdod jautājums, kāda ir sieviešu teoloģija izglītība un loma starpkara periodā, jo ka Kristīna mums tur... Un tad es višķiņ tā piesedzu, bet es domāju, ka tas mums visiem noderēs arī atkārtot, kas tad bija, jo tas loģisku tiltu uz padomju periodu, jo ko tad sievietes varēja darīt, kāda izglītība viņas iegūma un kas arī pēc tam ar viņām notika šīs izglītības dēļ arī ļoti bieži vien, kādos apstākļos atradās draudzes un baznīcas un kas tām varēja kalpot. Attēlā ir, es atkal referāts dara, ko viņš dara, un es ieraudzīju šos divas formas. Augšā ir. Mēs zinām, ka teoloģijas fakultāte ir, jau vairs nav, bet lielākoties bija galvenajā ēkā. Tātad šis mūsu jaukais gaitnīca un vispārējais. Bet starpkara periodā baznīcas iela 5. Tātad tā, kas ir blakus Ģertrūdes baznīcai, vecās Ģertrūdes baznīcai un tur tālāk. Baznīcas iela 5, starp citu, 3. atmodā ir interesanti, jo tur LTF slepeni darbojas. Tā kā šai ēkai ir šī ieeja zem kuras, jo tas ir jugendstils, un tad šis skats potenciāli tas, ko šis students redzēja, vismaz kādā savā izglītības brīdī. Un tad otra bilde ir Rūbas baznīca, un tad par Rūbas baznīcu. Rūbas baznīca šī gada augustā pati bildēja, pati braucu, un tad fiksēja, kas ir palicis pāri. Tad šie divi kupoli, bet pilnīgi citā kontekstā un citā eksistencē. Un tad par sievietēm. Tātad teoloģijas fakultāte tiek izveidota, un sievietes tiek uzņemtas, un viss notiek. Un sievietes uzņem brīvi, viss ir kārtībā. Pirmajā studiju gadā vēlas studēt 4, bet tur tā statistika tāda ļoti interesanta, tur nevar līdz galam saprast, kas bija, bet es pieņemu, ka pirmajā gadā
varbūt ar tām sievietēm nebija tik veiksmīgi. Bet pirmā absolventa pabeidza mācības jau 21. gadā, bet šī ir tā, kur izglītība ieskaita no citiem kursiem vai citām izglītības iestādēm. Tas bija normāli. Latvijas universitāte pirmajos pēckara gados ļoti visās fakultātēs ar to mēģināja tik galā. Un tad pirmā absolventa ir Zenta Brauere, izlaboja uz Baueru, bet es centos izlabot atpakaļ uz Braueru, bet viņš atkal ir izlabojis. 23. Tātad īstā absolvente. Un tad attēlā var redzēt, tad tas gan nav absolvēšanas brīdī, bet pēc tam. Un tad aspirantu vidū, tātad tie cilvēki, kas vēlās studēt, bija parasti zem 20%, bet jau, tad jūs skatāties 27., 31., 34., kaut kur jau ir tāds tā kā viļņošanās uz augšu, sievietes vēlas studēt teoloģiju, aptuveni 29%, 31%, un skaitīja tātad kopumā 157 sievietes vēlējās studēt teoloģiju. Tas nenozīmē, ka viņas tik iekšā, tas nenozīmē, ka viņas pabeidz, bet šī vēlme eksistē. Tas būs svarīgi vēlāk. Un 37. vai 38. gadā tika izveidota pareizticīgā nodaļa, un tur es ņemu nost, jo šīs sievietes nav tas fokus, par ko mēs runāsim vēlāk. Es nesaku, ka tur nebija sievietes, tur bija jau 10 aptuveni, 8 līdz 10 sievietes, bet viņas noteikti arī pēc tam kaut ko citu, kas neatbilst tam, ko mēs mēģinām saprast. Un studenti savukārt ir aptuveni no 40 līdz 20%, un tad šī cipari ir diezgan zināmi. 35. 36. gads, tātad mēs jau šeit varam redzēt patiesībā pa 15 gadiem. Tātad 15 gadi ir ļoti daudz akadēmiskā dzīvē, ja mēs domājam gan akadēmiskā ciklā, gan arī tādā paudžu komunikācijā. Tātad pa 15 gadiem 55 studentus, 24%, bet absolvē 24 teoloģi. Un šobrīd ir iznākusi grāmata Zane Rozīte, kas raksta par sievietēm starpkara periodā, inteliģencē un viss šis sociālais portrets. Un tur, es esmu tik priecīga, ka šī grāmata iznākusi, jo tad es varu paļauties uz labiem datiem un es varu iet tālāk, ka šīs sievietes piedzīvo ļoti sadzīviskas un tipiskas problēmas. Tātad studijas ievelkās, dzimst bērni, spiedīgi apstākļi, vēl kaut kas vai vienkārši kaut kādas citas lietas. Un daudz sievietes sāk studēt ilgstoši, tur ir dažādi šajās lietās, ir lūdzu, ļaujiet man tur kārtot eksāmenes tālāk. Un tad beigās ir 24 teoloģis. Un es domāju, ka ir jāieliek tās, kā tu kaut kā teici, ka mēs bieži runājam par pirmajām. Vajag runāt arī pēc tam, kas sako, bet es domāju, ka vajag ielikt to vienu no pirmajām. Un pirmā docētāja, Ģertrūda Elksne, un absolvē 36. gada pavasarī, un tātad darbu uzsāk 37. gada 19. novembrī. Tas ļoti svarīgi, tātad viņi ir iegūsi izglītību Latvijas universitātē un strādā Latvijas universitātē. Tātad Latvijas universitātes labākajā nozīmē tīrs produkts. Ļoti labi. Un viņa arī ir ļoti aktīva citās jomās, un tad es arī esmu priecīga, ka vārds Ģertrūdi parādās arī šeit. Un ko tad sievietes darīja, tad, kad viņas studēja? Neskaidro to, ka viņas studēja. 31. gadā, tātad arī 10 gadu griezumā ir notiek kaut kāds briedums, un viņas nodibina šo sieviešu teoloģu biedrību. Pie LU, tātad teoloģijas fakultātes, tika nodibināts vairāk studentu biedrības. Tas ir normāli, kā tas bija tajā laikā. Labā nozīmē atkal tā bija tāda moda, tātad dažādas tipu biedrības. Un viņas nodibina arī savējo biedrību, ko Arte citā pasaukumā ļoti labi iezīmē, ka tajā lielajā teologu biedrībā, studentu biedrībā, viņām nekā slikta nedarīja. Bet varbūt viņas līdz galam nejūtās savā vidē, un tad viņas nodibināja savējo to sieviešu. Un atkal Zenta Brauere, tad pēc tam bija Agnese Pone, un atkal Zenta Brauere. Vidēji, statistiski, ko es sapratu, ir 20-25 biedres arī, un tad vēl ir interesantas, kas nāk. Un biedrība ir slēgta 40. gadā, un sākumā domāju, ka līdzīgi kā citas biedrības, kas notika ar citām biedrībām 40. gadā saistībā ar padomju okupāciju, bet nē, tas datums ir cits, un tas ir saistībā ar apsīkumu. Varbūt tur bija kaut kāda saikne, bet ne tieši tas, kāpēc citas biedrības. Un, kas ir vēl interesanti, ja mēs skatāmies 20-25 biedrības, varētu nelikties tik ļoti daudz. Bet
teoloģis ir ļoti, ļoti aktīvas visur, kur un citur. Un, piemēram, citu sabiedrisku organizāciju dibinātājs un vai dalībnieces, piemēram, Studenšu korporācija Dzintras, šeit mums arī viena ir, korporācija Gundega, korporācija Varavīsne biedres, tas ir svarīgi, jo šeit atkal pārklājās šo akadēmiski izglītoto sieviešu loki, un tie patiesībā ir samērā šauri. Un šajā bildē apakšā mēs varam redzēt, tātad pirmā ir Dzintra, Studenšu korporācija Dzintra, vidējo es vakar mēģināju atšķitināt, man nesanāca līdz galam, un tad galē tās lentes, ko jūs redzat, tad tā ir Studenšu korporācija Gundega. Un tās atkal ir cita tipa un organizācijas, kas ir arī izteikti nacionālas, tātad šīs visas lietas pārklājās. Protams, ir Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu organizācija, kas ir vairāk Agnese Pone, Sieviešu kristīgā savienība un tā tālāk. Tātad šīs sievietes ir ļoti, ļoti aktīvas un izglītotas. Sabiedriski arī viņas ir noderīgas labākajā tādā ziņā. Bet kāda ir šī sievietes teoloģijas dinamika vispār? Kā viņu redz starpkara periodā? Un, protams, sievietēm vajag izkarot savu vietu pasaulē, un šeit parādās tās lomas, kas mūsdienās mēs varbūt skatītos uz tā, ka varbūt tās ir otrā plāna lomas, vai varbūt tās ir tādas specifiskas lomas, kas ir stereotipiskas. Tātad sieviete teoloģe, ticības mācības skolotāja, māte, tātad viss šis, un, piemēram, tas stereotips, ka, ja vīrietis māca teoloģiju, tad viņš kļūst par mācītāju, un ja sieviete māca teoloģiju, studē teoloģiju, tad viņa kļūst par ticības mācības skolotāju. Statistiski tā arī bija, bet no otras puses tā bija tā realitāte. Bet šeit var nolasīt Agneses Pones domas par šo visu lietu. Un šeit parādās šis mātes elements. Tātad Latvijā parādās mātes diena, un Agnese Pone saka, mātes dienā bija liels pieprasījums pēc sievietēm teoloģiem, tad visas bija darbā, sprediķoja, referēja, runāja veco ļaužu mītnēs, kapos un tā tālāk. Un es arī presē skatījos, ka tiešām tā arī bija. Tātad kapos viņas runā par māti un, protams, māte. Mēs tikko klausījāmies, ka pat cilvēks uztver, ka svētais gars ir šis mātišķais. Manuprāt, diezgan loģiski. Bet šī loma ir tāda. Un, ja mēs domājam par teoloģu nodarbinātību tādā maizes darbā, protams, ticības skolotājs dominē. Viņas vis kaut kur strādā līdzīgi kā mūsdienās, arī teologi māk lasīt un rakstīt, kas ir ļoti laba prasme, un strādā dažādos valsts dienestām visādi, bet ja mēs runājam par tieši, kur viņi izmantot savus zināšanas, tad ticības mācības skolotāji. Tā tas ir arī. Piedod, vai man ir taisnība, ka es domāju, ka sievietes vairāk strādā ar jaunāku vecumu bērniem? Jā, šī ir laba piezīme. Tātad atkal līdzīgi kā mūsdienās, mēs arī varam redzēt, es pat esmu skolotāja līdz ar to atļaušos komentēt, ka jo jaunāki bērni vai vispār apmācāmie, tad šis sieviešu īpatsvars ir lielāks. Vienīgais ir kaut kāda priekšmeta, kur tas sports, darbmācība un citu vēsture. Vēsture ļoti bieži māca vīrieši, kas arī ir interesanti. Bet, un jo augstāk mēs ejam, tātad LUTF mācības spēki lielākoties ir vīrieši, Ģertrūda Alksne tur ir kurs kā subasistente, bet jo augstāks līmenis, jo vairāk vīrieši. Un tā ir patiesība. Bet tad atkal mēs varam domāt par šīm lomām, un tas nav arī domāts slikti, ka, ja viņa vēlas strādāt ar maziem bērniem, vai arī pamatskolas līmenī ļoti labi, tad cilvēks atrod sevi tā. Un it īpaši, ja mēs runājam par teoloģijas fakultāti, tad tā profesoru rotācija vai vispār mācību spēks tagad tā nesaka vairāk, docētāja rotācija ir salīdzinoši minimāla. Un tā ir. Bija plakāts izlikts fakultātē. Un tātad otrais pasaules karš Latvijai mieru un brīvību nenes. 44. 45. gads, šis muzejs ir arī par tieši tā sekām, tātad notiek Latvijas reokupācija un sākās padomju režīma viss
Un šeit parādās mana doktora darba tēma – sovietizācija. Sovietizācija var pateikt vienā teikumā un var pateikt doktora darbā, kas tas ir. Tātad tās ir visas LPSR vai arī visas Padomju Savienības sfēras, pilnīgi visas. Tā skaitā valsts pārvalde, publiskā un privātā dzīve, un šeit atkal parādās šī reliģija, mūsu reliģija dzīve, tiek pārveidot un pielāgot padomju ideoloģiju. Un, protams, ideālā Padomju Savienībā reliģija neeksistē kā tāda, jo ir šis materiālistiskais pasaules uzskats. Protams, vienmēr jautājums var iezīmēt, bet kā tad ir pareizticīgo baznīca? Pareizticīgā baznīca ir daļa no Krievijas identitātes un arī patiesībā no padomju telpas kā tādas. Tur mēs varētu parunāt ilgi un dikti, bet ja mēs runājam par reliģijas politikas dinamiku, tā ir izteikti negatīva vienmēr jautājums kādā gradācijā. Un tad līdz 53. gadam, tātad līdz Staļina nāvei, eksistē šis samiernieciskais staļinisms. Un tad, kad es sāku pētīt, man likās, ka šis iedziens tāds koķets vai izlikts, lai cilvēki pievērst uzmanību, jo kā var būt samierniecisks un Staļins vienā vārdā, vienā jēdzienā, bet tā ir. Staļins ir saistībā ar Otro pasaules karu, tad pareizticīgā baznīca tiek izmantot propagandā, lai kaut kādu morāli celtu, lai viņu šie plāni būtu veiksmīgāki, varētu okupēt pēc iespējas vairāk un pastrādāt briesmdarbus pēc iespējas vairāk. Un šī padomju sadarbība ar pareizticīgo baznīcu pāriet kaut kādā brīdī līdz, līdz 50. 51. Galējais ir 53. līdz Staļina nāvei, to mēs tiešām varam uzskatīt, ka šeit ir tā doma, ka baznīca kaut ko ziedo, lai eksistētu vispār. Un tas ir totāls terors, bet to mēs varam palikt zem šī samiernieciskā staļinisma jēdziena kā tāda. Hruščovs vienkārši pasaka, mums ir jāatrisina šitā reliģijas lieta uz visiem laikiem. Tātad, tas nav tas, kā mēs domājam dinamikā par Staļinu vai Hruščovu, ka varētu būt, ka Staļins ir Staļina laikā pavisam trāk, un Hruščova laikā varētu būt vieglāk, jo tā mēs mācamies, bet tieši Hruščova laikā ir sliktāk citos veidos. Un tas, ko nepiežmiet Staļins, to piežmiet Hruščovs, un tieši šis teksts, tāpēc tas ir arī pēdiņās, atrisināt reliģijas lietas visiem laikiem. Un ko Hruščovs sāk darīt, viņi sāk uzbrukt vai strādāt tieši ar jauniem cilvēkiem un bērniem. Tātad, kāds ir mērķis panākt šo paudžu pārāvumu. Un tas patiesībā ir veiksmīgs, tāpēc, ka 70. 80. gados cilvēki ļoti maz jaunu cilvēku ticīgi. Kāpēc? Jo tas 60. gados līdz pat 70. gadu vidum, tad, kad jau sākās stagnācija un vispārējais, tas tiek izdarīts. Un plakātos, es tikko biju Mākslas akadēmijā, ļoti labi plakāti izstādi speciāli gāju, es zināju, ka tur kaut kas būs. Un tad šajā augšējā plakātā, kā var tā vienā plakātā melot, balsot un par laimīgu dzīvi, tur nebija ne balsošana kārtīgi, ne laimīga dzīve. Un savukārt otrā plakātā varbūt nevar tik labi saskatīt, bet tur ir pasaudzēsim bērnus no pāvesta nagiem. Tātad atkal šī popu, jā, popu nagiem, jā. Jā, un tad pasaudzēsim, un šeit ir tā doma, ka, un es arī esmu runājis par to, ka kā jauni cilvēki tika novērst no reliģijas pilnīgi citā veidā, pat viņiem mājās bija, kā mēs dzirdējām, ka dažkārt vecmāmiņa reliģiozi vai dievticīgi ļoti var ietekmēt labi, tad šis sabiedrības spiediens bija milzīgs un ļoti agresīvs. Un kas notiek ar visām šīm sievietēm teoloģiem, kuras visticamāk praktizēja ticības mācības skolotāju darbu, un tas bija viņam maizes darbs. Šeit gan ir datums 40. gads, bet patiesībā tas viss attiecās arī uz reokupācijas periodu. Tātad ticības mācība jāizslēdz no visu skolu mācību programmām, no 1. augusta jāpārtrauc ticības mācības skolotāju algas izmaksāšana, kā arī viņu aizvietotāji jāatbrīvo no amata pienākumiem. Viss. Tātad šie cilvēki tiek atlaisti no darba, un šo cilvēku nodarbinātība vai arī iepriekšējās darbvietas vienkārši neeksistē. Tad jautājums, ko viņi dara.
un darīja dažādas lietas. Otrajā pasaules kara laikā, protams, daudz cilvēki pamet Latviju dažādu iemeslu dēļ, bet tad kas notika ar tiem, kas palika šeit? Un tad šeit jau mēs ejam pie tieši baznīcas un pie tā, kāda ir baznīca. Un 44. gadā tiek uzsākta draudžu pārreģistrācija pie reliģijas kultu lietu padomes un pilnvarotā. Katrā republikā bija viens pilnvarotais, viņiem ļoti bieži bija čekistu pieredze. Un kas ir nepieciešams, lai to izdarītu? Tātad to piedzīvoja pilnīgi visas draudzes, respektīvi, tas ir vēl viens kontrolas mehānisms, vēl viens slieknis, kuru pārvarēt, lai vispār varētu kaut ko darīt. Nepieciešama dvacatka, un es parādīšu, kā tas izskatās, jo es saprotu, ka es tā nevaru visu laiku stāstīt, un visi jāredz, kas tas ir. Kulta telpa, un tas ir tie vārdi, kuri viņi lietoja. Kulta telpa, viņi neraksta dievnāmas, vēl kaut kas, viņi saka kulta telpa, un mācītājs vai klēriķis, tas arī tā interesanti. Un daudzas baznīcas, draudzes nespēja pārreģistrēties, jo ir maz cilvēku. Tā, ka jūs ieraudzīsiet 20, jūs sapratīsiet vēl kāpēc. Un viņi zaudēs draudzes statusu vai vispār tātad šī ticības dzīve tā palēnām tika izsvētāta ar praktiskiem un ideoloģiskiem šķēršļiem. Cilvēki palika beigās tie, kuri tic, tie bija tādi ļoti aktīvi, ļoti drosmīgi un ļoti bieži arī kaut kādas vienkārši pozitīvas sakritības. Ka šeit mēs esam 25 cilvēki, mēs varam parakstīt to, ko mums vajag. Un akūti trūka mācītāju, lielākā daļa starpkara perioda mācītāji bija devušies trimdā. Un tad kā izskatās dvacatka? Šādi. Tātad, šeit ir gan 18, jo tur būs, citā lapā ir vēl, bet tātad cilvēks vienkārši parakstāja. 20 cilvēki saka, lūdzu, atjaunojiet mūsu draudzi, mēs esam tie un tie. Ko tas nozīmē? Šie cilvēki pirmkārtām ir drosmīgi, otrām kārtām tas ir saraksts. Tas ir saraksts, kur viņi paši ir parakstījuši. Un tas dzimšanas gads un nodarbošanās un kas, un tas, tā bija drosme. Un jūs redzat, ka patiesībā 1898. gads, tātad šie cilvēki nav ļoti jauni. Tātad viņiem ir 50 plus, un viņi saprot, ko viņi dara. Ir kur 79. vēl ir. Tātad šeit jau sāk iezīmēties bišķiņš šīs paudžu tāds griezums pat 50. jo tas dokuments ir no 50. gada. Un ko saka Gustavs Tūrs? Par Gustavu Tūrs rakstīja bakalaura, tā vispār sākās mana šī temata karjera par to, kā viņš kļuva par pirmo sarkano arhibīskapu, bet tad es to apgāzu, ka viņš nav tik sarkans. Bet, tu vari atgādināt, kuros gados viņš bija arhibīskaps? Jā, viņš bija no 46. gada, un tas būs aktuāli, jo pirms tam ir Kārlis Irbe, kurš piedāvāja Johannai Osei darīt to, ko viņi nevēlējās darīt, vai precīzāk sakot, viņi neizdarīja. Bet to es pateikšu. Bet ko Gustavs Tūrs saka? Šis ir reāli no arhīva. Citāts 285 draudzes, 94 ordināti mācītāji, tas ir cipars jau tā kā višķiņi pacelts, jo tur bija, tika veikts arī, labā nozīmē manipulācijas, lai iegūtu šos mācītājus vairāk. 9 evaņģēlisti, bet ko viņš saka, pārāk maz mācītāju aizvietotāji, kuri varētu vadīt dievkalpojumus. Katrai draudzē vajadzētu būt draudzes vadītājiem vai perminderam, kas pēc mācītāju norādījumiem varētu lasīt svētos rakstus, diezgan loģiski, dziedāt dziesmas un palīdzēt bēru gadījumos, ja mācītājs ir probūtnē. To varētu darīt arī prasmīgs ērģelnieks. Un pēc šī teikuma es sapratu, tev nevajag uzrakstīt, ko tu domā tieši. Šeit var arī rakstīt citas lietas, un tāpat tās parādīsies. To varētu darīt arī prasmīgs ērģelnieks. Gustavs Tūrs, viņš gan patiesībā nebija īsti no Latvijas universitātes scēnas, viņš ir Tartu universitātes, viņš man patiesībā neabsolvēja Tartu universitāti, bet tas cits stāsts, bet viņš studēja Tartu universitāti. Bet viņš zina, ka šīs sievietes ir Latvijā. Un tāpatās 51. gadā absolūtā trūkumā vai absolūtā tādā situācijā šis jautājums pat protams, viņš nav agresīvs pret, kas atkal ir cits temats, bet viņš nav šī doma vai šī domu gaida, ka mums ir cilvēki, kas ir izglītoti, un mēs varētu viņus prekur draudzes vadītājs, kur ir sievietes vai vēl kaut kas. Šis nav. Un attālā ir Glūdes baznīca, tātad es braucu no Rūpes baznīcas, un mēs braucām garām Glūdes baznīcai. Un kas ar Glūdes baznīcu ir noticis, šis ir viens no tiem bēdīgākajiem likteņiem. Baznīcas tika piemērots dažādiem sekulāriem mērķiem,
Glūdas baznīcā tika uzglabāti minerāli mēsli, un jūs redzat, ka baznīca, kurā galā ir uztaisīts milzīgs noliktavas durvis, un lai var ievest visus tos mēslus iekšā un tur glabāt. Nu, bēdīgi. Citas baznīcas, nu, varbūt necieta tik ļoti, kinozāles, koncertzāles labākajā gadījumā un vēl visāds spektrs pa vidu. Bet, nu, tā ir tā luterāņu baznīcas realitāte. Jā, šeit ir tāda vecāka. Un tad, kas notiek ar tām sievietēm? Un daudz teoloģis, protams, pamet Latviju, bet ir tādas, kas ir studentus un absolventus. Un šeit sāksies tieši par tas, ko es teicu, ka referāts dara, ko dara. Ir absolventus, mēs zinām, 24, un tad ir vēl diezgan daudz sieviešu, kas ir kaut kurā mirklī studējušas. Un kas ar viņām notiek? Protams, mums zināmākās ir Milija Roze, dzimusi Treimane, studējusi, un starp citu arī mūsu tajā lapā ir studējusi līdz 25. gadam. Es jums parādīšu arhīvu materiālu, varbūt gluži nē. Tad atkal jautājums, kas tad notiek? Studijas nav pabeigusi, un viņas vīrs Leopolds Roze, viņi kopā tur kalpoja, un tad viņi pārņēma šīs draudzes Sātu un Zemītes. Kāpēc tas ir interesanti? Arhibīskaps Gustavs Tūrs kalpoja tieši tur, pirms viņš kļuva par arhibīskapu. Un es domāju, ka šeit šī tiešā saikne arī bija labvēlīga, jo tāpat vien šī sieviete vēl 25 gadus, protams, visāda režīmā var būt, bet es domāju, ka Gustavs Tūrs kaut ko tur pieriktēja, lai tas tā arī notiktu. Johannai Osei, viņai piedāvāja Kārlis Irbe, tātad arhibīskapa pienākumu izpildītājs piedāvāja viņai pēckaru jukās, vai tu nevēlies būt. Un viņa teica, nē, jo tas tā, ka viņa pazemīga un tā nevar un tā. Un viņa palika savā nomā. Tad ir Znotiņa Pūliņa, dzīvoja Stalsos, maz zināms, bet viņa ir. Un Elīna Ozoliņa, Jelgavas Svētās Annas baznīca un Jāņa draudze, bet arī ļoti minimāli. Es skatījos, ir tās mūsu pārmata informācija, bet es skatījos citur, kur parādās sievietes vai citur, kur parādās kalpošana, un patiesībā ir diezgan maz. Un tad attēlā ir Sātu Zemītes Sātu baznīca. Un, lai saprastu, ko piedzīvo mācītājs vai vispār cilvēks, kurš mēģina kalpot. Šeit diezgan grūti var redzēt, bet šeit ir Tilžas draudzes virsmācītājs Leons Taivāns. Ja, es atradu tādas zināmas personas, un viņš stāsta, kam ir zirgs un kam nav zirgs, un kāpēc ir vajadzīgs zirgs 49. gadā. Tādas ļoti sadzīviskas problēmas, kādām mācītājiem ir jāsaskarās, lai viņš pamatotu savu eksistenci kā tādu. Vispār draudzes eksistenci, kāpēc viņam vajadzētu kaut ko tur Tā kā 21. janvārī man Tilžas draudzē izziņos dievkalpojums, esmu pilnīgā neziņā, kā 35 km tālo ceļu no Balviem līdz Tilžai, lai veicu. Un tā ar visu. Tādām mazām lietām panāk, ka cilvēki pazūd. Šajā gadījumā, liels saimās nepazūd, bet, grūti. Un otra lieta ir šī telegrama atkal. Telegrams ļoti interesants, jo telegramās atkal ir maz vietas, bet jāpaspēj nodot pēc iespējas vairāk ziņu. Un tātad Puzas ciema padome šodien uzsaka dzīvokli mācītāju mājā, kolhos grib ierīkot bērnu dārzu. Atsaukšanos uz jums neievēro, telpas jāatbrīvo līdz šī gada 16. maijam. Kādu stāvokli man ieņemt, lūdzu steidzam atbildi Blumbergs, Puzes mācītājs. Atkal. Un šeit mēs nonākam līdz atkal šai grūtajai kalpošanai. Un zināmākā, es stāstīšu par Miliju Rozi un Valiju Rutkas. Valija Rutkas ir tas, es viņu atstāju kā pēdējo, tāpēc, ka viņa ir iedvesma vispār visai šim mazajam atzaram. Un Milija Rozi tātad dzimusi Treimane, citur raksta Treimane, bet Treimane, un sākusi studēt 22. gadā, satikusi tur savu vīru, Leopoldu. Viņi abi ir studenšu un studentu korporāciju biedri, kas arī diezgan daudz ko nospēlē. Un abi Rozes kāpoja kopā līdz 51. gadam, mācītais Roze nomirst, un Milija kalpo vēl 20 gadus.
Un intervijā ar evaņģēlisti Ilzi Rupenheiti, tātad viņa atstāsta, ko viņa ir dzirdējusi, ka, un šeit parādās gan cipari, eksistence, 17 rubļi mēnesī, tas ir omai, tātad pensija, bet viņai gadā ir 70 rubļi, kā lai cilvēks dzīvo. Šo ciparu, protams, varētu pārbaudīt, bet tas ļoti labi ilustrē to trūkumu arī. Un tātad viņa nāk sasildīties, paēst, un viņa ļoti ilgi noturē šo baznīcu. Un tad šī baznīca vēl projām funkcionē, strādā, un, protams, viņa tika papostīta, kā jau padomju periodā ļoti daudz, kas bija grūti atjaunojums un tā, bet kas man ļoti interesanti, komunisma rīts, 76. gads, un paskatieties, izvadīšanas sestdienā, 3. aprīlī, 13. no darba vietas. No baznīcas. Un tad kā viņi dabūja to iekšā atkal, man ļoti patīk. Pētīt komunismu, nav tā. Bet tad, kad parādās šitās lietas, tad ir, ka cilvēki ir spējīgi nodarboties, viņi ir gudri. Un Milija Roze ir viens no piemēriem, jo es nākotnē taisu, vai šobrīd mēģinu klasificēt tos gadījumus, kad sievietes kļūst par līderēm. Formālām, neformālām, un šajā gadījumā ir saistība ar vīru. Jo es pēc tam nolasīšu, ir arī igauņu sieviešu piemērs, kura viena sieviete, viņa ir teoloģiski izglītot, un viņas vīrs ir paslēpts mājā, jo viņu meklē 5 gadus. Un viņa savu vīra vārdā darbojas. Un te ir tāpat situācija. Tad Milija pārņem vīra lomu. Bet Valija Rutkis ir vispār šīs visas lietas iedvesma. Diemžēl es nevarēju atrast, tas gan atkal vēsturniekam varbūt tā nevajag darīt, es nevarēju atrast to failu, tieši to lietu, bet es eju cauri visām šīm sadzīviskajām grūtībām un lasu, ka arhibīskaps raksta: lūdzu, nelieciet Valijai Rutkis gāzt mežu un vest ārā baļķus, jo viņai ir 3 bērni un vīrs kara invalīds, un viņa kalpo draudzē. Tātad, kāda eksistence šai sievietei bija, ka arhibīskapam ir jāraksta: lūdzu, nelieciet viņai to darīt. Bet tālāk par Valiju Rutkas ir ļoti interesanti, jo patiesībā par viņu neko prātīgi nevar atrast. Un tad man tagad ir uzdevums to atrast. Protams, var redzēt, ka viņa ir sākusi studēt 33. gadā, atkal studijas pabeigtas nav pabeigtas. Bet 45. gadā, 1. maijā, viņa, kāds ir uzrakstījis par viņu, ka viņa ir teoloģi, saka svētrunu. Un šī ir Rubas baznīca. Ruba ir tieši pie Lietuvas robežas. Un es tur vispār braucu, pēc, ka spētīju Lietuvas latviešu, un tur visu ļoti labi sakrata. Un Ruba ir, un tātad Valija, cik es saprotu, pēc visa apkārtēja, kas ir rakstīts par Rubas baznīcu, Valijas laikā baznīcu ir uzturēta. Jo šeit ir tātad 49. gada jūnijām bija ielikt jauni logu rāmi, logi iestikloti, jaunas durvis un tā tālāk. Un pēc tam, kur 51. gadā jau raksta, ka nopostītā Rubas draudzes baznīca. Tad jautājums ir, protams, mēs esam prasīt, ko arhibīskaps uzskata par nopostītu, tātad, vai viņš to jau puslīdz atjaunot uzskata par nopostītu, vai par šiem 2 gadiem jau atkal ir nopostīts. Un Valija Rutkas pēc tam pazūdis. Skatos periodikā, ir Goslaucei, bet tā ir Golbenai, ir viena Valija Rutkas, kas varētu būt Ventspilī, bet kā neatbilst pēc visa cita, un es nezinu, kur viņi paliek ar visiem saviem 3 bērniem un savu vīru kā arī invalīdu. Un tad mans mērķis ir viņu atrast tālāk. Un, ja mēs runājam par secinājumiem, secinājumi ir diezgan daudz, bet kas ir svarīgi, ka sievietes risina situāciju. Ir situācija, vajag draudzē, vai viņām pašām šo draudzi vajag, vai viņas ir piemērotākās draudzē kaut ko darīt, viņas to dara. Un, protams, varam runāt par arī kaut kādu formālu lomu, bet, piemēram, Valija Rutkas parādās kā neformāla loma, jo viņa nekur citur neparādās. Un vēl viena lieta ir, ja mēs runājam par absolventiem, jā, mēs viņus arī uztveram kā, tātad viņas ir leģitīvas, viņas spēj to darīt, viņas ir absolvējuši fakultāti. Bet, ja cilvēks ir nostudējis 4 gadus teoloģiju, bet nepabeidz 5. Bet padomju periodā viņš tiešām ir teoloģiski advancētākais no visiem šiem. Un tas vairāk parādās Igaunijā.
Tātad sievietes spēj izlīdzēt, palīdzēt šajā situācijā, bet no lelmu puses nav aktīva tāda saikne meklēt viņas. Un, protams, mēs nevaram pārmest pagātnē, kā viņi tā nedarīja, bet tas arī liecina par kaut kādu domu gaitu, domu trafaretiem, kuriem nespēja pārkāpt pāri pat šādos ekstrēmos trūkumu gadījumos. Institucionāla klusēšana, ja mēs tā smalki varam saukt. Un vēl viena lieta ir tas, ka vajag skatīties arī uz cilvēkiem, kas nepabeidz teoloģijas studijas, tāpēc, ka mēs parasti skatām, mums ir absolvents un tā, bet arī ir cilvēki, kas nepabeidz, arī mums šobrīd mūsdienās cilvēki, kas nepabeidz, pēc nenozīmē, ka tā izglītība iet zudumā. Tas jau formē cilvēku pasauli. Un attēlā ir Rubas baznīcas vārti, no otras puses, arī tā simboliski. Un es nolasīšu mazliet par igaunietēm. Kas ir tām igaunietēm? Jo, kāpēc Igaunija? Igaunija ir teoloģiski un kulturāli mums līdzīga vide. Viņām, protams, viņi studē Tartu universitātē. Pirmā ir Margota Tedere. Kas ar viņu ir? Viņas vīrs aizbēga 44. gadā uz rietumiem, un viņa no 44. līdz 48. kalpo par sludinātāju Veru draudzē. Pirms tam bija reliģijas skolotāji un studēja teoloģijas fakultātē Tartu. Hilja Pūsempa. Līdzīgi vīru mēģina arestēt, viņa no 48. līdz 54. gadam vīra vietā strādā. Lasa sprediķus, un viņa mēģina atcerēties savu vīras sprediķus, kādus viņa ir teikusi, un viņa tā kā viņus pārfrāzē jau tā, ka viņa pati strādā. Zināmākā, un kāpēc ir chronoloģiskās robežas, un arī tur parādās Laine Vilentāle, tātad pirmā sieviete ordinēta Igaunijā, un viņa arī apmēram 10 gadus pirms tam strādāja par sludinātāju, bet viņa pēc tam kļuva par ordinētu personu. Ordināti mācītāji. Bet interesantākā, un es priecājos, ka man ir igauņu draugi, kas man šo atsūtīja dažas lietas, Senni Ilja. Un viņa bija sludinātāja, bet viņa nekad nebija studējusi teoloģiju, nav ordinēta. Kas viņa bija? Draudzes kordiriģente. Un viņa padomju periodā pilda daudz vadītāju funkciju, un arī sludina, un arī strādā, bet kur parādās saistība, ģimene ir saistīta ar brāļu draudzi, tas atkal ir iepriekšējā referāta, un savukārt 2 no viņas brāļiem ir mācītāji. Tas nozīmē, šis sieviete ir pakļauta, viņa ir redzējusi un dzirdējusi. Tā. Paldies. Jautājumu Diānai. Zini, ko es gribēju pavaicāt? Kad tad Igaunijā ir pirmās ordinācijas? 67. gadā. Jā, Laine Vilentāla. Laine Vilentāla ir arī ļoti līdzīgs stāsts, kā mums Latvijā. Tātad sāk teoloģisku izglītību iegūt padomju periodā, un viņi ļoti neatlaidīgi. Viņi jau 50. gados, viņi saka, ka nevajag un tā, un viņi ir neatlaidīgi, un tad viņa panāk to, ka viņa ordinēja, un viņai ir tā bilde, ko es dažkārt lieku prezentācijās, viņa tajā savā ordinācijas dienā izskatās pārbijusies, vienkārši ārpēc pārbijusies, bet viņa ir laimīga, viņa arī ir intervijas ar viņas, viņa teica, ka viņa vienkārši apzinājās šī krusta smagumu, tātad, bet ar sievietēm Igaunijā, un es arī tagad nesen runāju, ka tā problēma ir, ka viņas tiekot sūtītas uz mazākām un netik tādām smalkām draudzēm, tur tālumā. Un arī Laine Vilentāla patiesībā arī viņa kalpoja Pindi draudzē, kas ir ļoti, ļoti zem Tartu, tā kā tuvumā, drīzāk Latvijas robežai, tā Veru apriņķī, tā kā uz leju. Arī tāds, tā. Tas ir tā pati sūdzība, kas mūsējām pirmām bija, ka tur durvis aiztaisīt var, nevar. Tā. Jā. Es varbūt nesakoju līdzi, bet kāpēc tev tas beigu gads prezentācija ir 74. 75. Tas ir mūsu ordinācijas. Tātad 74. ir Agnese Pone, un 75. mums ir Vaira Bitēna, Marta Stroža un Helēna Malpētera. Jā. Un tas ir tā ir tā robeža. Un no tā savukārt mēs jau varam runāt par formālu tādu,
atdzimšanu uz augšu, un tur jau, ne tā kustība, bet tāda ordinācijas atdzimšana līdz pat, līdz tam, kas notiek 90. Bet tev ir kaut kas, ko tu vari pastāstīt par tām mūsu pirmajām 3 sievietēm, no kāda konteksta viņas nāca? Par Agnes Poni ir skaidrs, viņa ir teoloģijas fakultātes absolvente, ilgus gadus Vācijā darbojās pēc došanās emigrācijā kā vikāre un visbeidzot dzīves noslēgumā viņa tika ordinēta. Vai tu vari kaut ko pastāstīt par tām, kas bija šeit? Kāda bija viņu izglītība, ko viņas bija draudzē jau darījušas? Es varu pastāstīt par Vairu Bitāņu, jo Vairas Bitāņas stāstus atceros labāk, ka viņa arī, mēs nevaram tā uzlikt, tā sameklēt, bet arī tajā bildē, kur viņš ir pirmās 3, mēs varam redzēt, ka tas nav domāts nekā slikti, ka tie ir pieauguši cilvēki, kas ir pieņēmuši šo lēmumu. Tātad tas ir, Vaira Bitāņa arī, viņa raksta un stāsta, ka viņai ir bijuši veselības problēmas, viņai ir bijuši bērni, un viņi tomēr, Dievs viņu sauc, viņi nevar neatsaukties. Un man tas liekas, ir vēl pāris lietas padomju okupācijas režīmā, kur, ja mēs runājam par kaut kādiem sociāliem procesiem, labi, mēs nevaram salīdzināt to, ka Dievs sauc, bet ka cilvēks vienkārši, neskatoties uz šo risku, kas būtu, kas ir, ja tu sekosi, viņi to dara. Un tad arī atkal nenoneicinot kaut kādu citu cilvēku pieredzi, ja apstākļi ļoti, ļoti vienkārši, tu ļaujies, bet ja apstākļi ļoti, ļoti grūti, tu padomā 5 reizes, un tāpatās šīs sievietes iegūta teoloģisku izglītību padomju periodā un tika ordinētas tāda. Protams, ik pa laikam 68. gadā Gustavs Tūrs jau tomēr sāk runāt par sieviešu ordināciju, ka mums vajadzētu, jo pasaulē tā dara, jo Igaunijā tā dara. Nevis tāpēc, ka mums jau ir šeit sievietes, bet tāpēc, ka Laine Vilentāli ir ordinēta un mums arī vajadzētu, jo tur pasaulē tā dara un tā. Un tad, protams, kaut kādi impulsi arī pirms viņām palīdzēja, ka tieši tajā mirklī viņas ienāka, viņām ir šī iespēja un tā. Bet es domāju, ka tas viņu apstākļi, kādos viņas strādāja, tātad 75. gads, totāla stagnācija, gan PSRS, gan LPSR, un ejiet un tagad strādājiet. Tas nav viegli. Ja es pareizi atceros, bet es vairs nevaru atrast oriģinālu avotu, tad pirmajā sieviešu konferencē, kas notika, bija viena ticības mācības skolotāja, kas arī jau prasīja pa ordināciju, un tas bija vai nu pirms 100 vai pat vēl pirms senākiem gadiem. Tas bija LSM, ja es nemaldos, bet nevar, diemžēl, šobrīd vairs atrast to oriģinālo avotu. Vismaz viņas prasība bija tāda, ka sievietes vajadzētu ordinēt jau tajos izsenos laikos, kā ticības mācības skolotāji viņi to saka, vai ir kaut kas papildus, ko tu par to zini pastāstīt. Un otrais ir, cik lielā mērā, jo viss tā sovietizācija, tā jau bija diezgan totāla. Viņi tiešām caurstrāvoja pilnīgi visu, kā arī tu raksturoja gan ģimenes, gan jebkuru dzīvi, un viņu tie garie pirksti baznīcā jau bija arī pietiekami gari, kur bija stukači un viss kaut kas starp tā saucamiem mācītājiem, cik lielā mērā tieši šī sieviešu dimensijā tur nebija kaut kādi aspekti, kur tieši tie sovieti iedarbojās vai centās iedarboties vienā, otrā vai trešā virzienā papildus tam, ka vienkārši mēģināja visu iznīcināt, bet varbūt bija kaut kāda tā tieši arī dzimuma perspektīva visā tanī. Paldies! Par pirmo jautājumu, tātad Agnes Poni 30. gados bija ļoti, ļoti aktīva. Viņa jau tikā pilnībā skaidri bija Agnes Poni. Bet jā, es pirms pāris dienām pārskatīju, bet ir tiešām viena sieviete 20. jau gados kaut ko teica. Bet tā nebija Agnes Poni. Tas bija kaut kas cits. Un tas tiešām, tas labi. Un par tiem garajiem pirkstiem. Un šeit vienmēr ir tā lieta, atkal neieliekot sevi tādos stereotipizācijas, kaut kādos, trafaretos, ko mēs varētu domāt, kā sievietēm tika klāt, vai pareizāk sakot, kā sievietes atbaidīja no šīs visas lietas bērni. Vienmēr tie ir bērni. Jo sievietes un bērni, jebkurš normāls vecāks un viņa bērns, teiksim tā, jo nepilngadīgs personas nevarēja būt reliģijas subjekti. Tad sēd un domā, ko tu darīsi, kā tu dzīvosi, atkal visas šīs sociālās sekas, kas ir tavi vecāki, kur šis bērns un tā tālāk. Jo es esmu skatījusies, ka
arī Vaira Bitāna runāja par to, ka viņai ir bērni. Viņa gan nemin šos ierobežojumus, bet tas bija tas, kāpēc es domāju, kāpēc nav vairāk šo teoloģiski izglītoto sieviešu, jo viņas vienkārši izvēlas šis konformisms. Viņas izvēlās darīt to, kas ir jādara, lai izdzīvotu tā, kā ir jāizdzīvo, un tīpaši, ja tev ir ģimene. Un tas, ko es iemācījos, kad es rakstīju bakalauru par Gustavu Tūru, ka mums ir jāmēģina atmest šī vēlme, kā tad tā varēja, taču vēl kaut ko. Tas laiks ir totāls terors, un pēc tam 60. gadi, 70. gadi, tas ir vēl cita veida, teiksim tā, ārprāts, kurā eksistēt. Un tad tāpēc tas ir tas veids, kā sievietēm tika klāt. Bet, piemēram, sievietes bija vislielāk, sieviešu skaits draudzē bija visaugstākais. Sievietes visvairāk, arī mūsdienās daudz sieviešu ir draudzē. Tas atkal cits temats. Jo sievietes ir ticīgas, bet tā kā, lai tiktu tālāk, lai būtu vēl aktīvākas, viņām ir jāpieņem aktīvs lēmumus. Un es esmu intervējis pāris sievietes, kuras es vēl padomu laikā es neko tādu nedarīju, es tikai kristīju savus bērnus Jāņu baznīcā 70. gadu sākumā. Sāndas tepiņu. Un tad arī jautājums, kā var, un arī tas, ko cilvēks domā, kas ir īpašs vai kas nav īpašs, un šīm sievietēm ļoti bieži, aktīva lēmuma pieņemšana. Un tā. Protams, vienmēr jau ir problēma, mēs kaut ko meklējam, mēs meklējam problēmu, tad mēs šo problēmu ieraugam, mēs viņu atrisinām. Tad arī varbūt kaut kā robežojas ar pašmērķīgumu. Bet skatoties uz Igauniem ir līdzīgi, arī Igauniem bija ļoti augsts šis izglītoto sieviešu procents un zema nodarbinātība pēc 2. pasaules kara, bet Igauni ātrāk tiek pāri tam, ka sievietes, jo Laina Vilentā un pēc tam jau aiziet. Un vēl kas ir, ja mēs runājam par Baltijas valstīm, tad, piemēram, Lietuvā vispār nekad šāda doma nav bijusi. Es šobrīd pētu Lietuvas evaņģēliskās kultūrisko baznīcu, tur ir 8 mācītāji, vispār nav, un šis jautājums netiek pacelts. Tas gan ir saistībā ar izglītības iegūšanu, jo Lietuvā evaņģēliskā, vai, teiksim tā, akadēmiskā teoloģija ir citādāka, kā, iespējas iegūt bija citādākas. Paldies, Uldis Dimševskis, šī muzeja vadītājs. Bet kāpēc tad liela pasaulē paiet faktiski vēl viens gads, kopš ordinācijas Latvijā, kad tiek ordināta pirmā sieviete? Kas ir tas pēckara periods trimdā, un kāpēc tur tas paiet vēl 30 gadi? Trimdā sākumā notiek, un tad ir Latvijā. Man liekas, ka te mums jau tāds... par Agnes Poni mēs zinām, ka Agnes Poni visu laiku bija ļoti, ļoti aktīva. Jau 30. gados, tad viņa bija aktīva par to, ka sieviešu ordinācija, viņa ar Bertu Pīpiņu sastrādājās un vispārējais. Bet es domāju, ka trimdas pieredze vispār palielina sociāli visu, pat palielina atpakaļ. Es domāju, ka tas ir viens no faktoriem, bet teoloģiski, ko mēs varam pateikt? Brīva pasaule. Ko cits teoloģis domā? Jā, bet jautājums, cik viņi bija brīva pasaule, cik viņi bija sasaistē ar pārējo, tā jau bija tomēr tāda insulāras kopienas, manuprāt. Cik viņi bija tādā globāli saistīta ar pārējām pasaules baznīcām un tiem notikumiem. Es domāju, ir svarīgi tas, ko tu saki, ja? Tas nebija tas primārais jautājums. Mācītāji jau viņiem netrūka. Cik nebija mācītāji, kas devās vai ne trimdā? Tās sievietes nebija. Vairums, jā. Tāds, teiksim, Agnes Ponas gadījums, ja viņai būtu bijis cits raksturs un cita personība, viņa jau nebūtu bijusi ordināta, un iespējams arī 75. varbūt Latvijā nebūtu tās ordinācijas. To mēs nezinām, jo viņa ir īpašs gadījums, man liekas. Varbūt tu gribi drusku pastāstīt par to, kāda viņa bija. Viņa bija ļoti šerpa. Viņa arī par viņu aprakst, ka viņa ir bijis ļoti konkrēta, protams, viņa ir strādājusi par ticības mācības skolotāju, psiholoģijas, arī latviešu valodu un tā tālāk, bet viņa ir bijis ļoti, ļoti konkrēta arī savā komunikācijā. Es lūdzu, bet... Būs tā. Ir tā, un kāpēc lai nebūtu tā. Bet...
Vēl viens arguments varētu būt, jo Teodors Grīnbergs jau ir trimdā. Un tas nozīmē, ka visa šī kultūra, kas tiek paņemts līdzi trimdā, uz kādu brīdi vismaz eksistē, kaut kāda inerts tomēr ir. Un es arī domāju, ka tur ir kaut kāda lieta. Es tik daudz runāju, bet neviens no mums nebija iedomājies. Bet es domāju, ka ir atšķirība. Viens arī varbūt ir tas, kas bija tā latviešu vai ne vide, kas bija tie cilvēki, kas palika Eiropā, jo mēs pēc tam skatāmies no 78. gada, kad ir ordinēta Lauma Zuševica, vai ne? Tur jau tad tas aiziet, tā kustība. Eiropā viņa vēl joprojām ir tāda palēna faktiski. Mums vēl Agnes bija Vācijā. Nu tieši tā, viņa bija Vācijā, bet es saku, Vācijā, man liekas, ka tur jau... Tātad tur ir vairāk kombināciju. Tie apstākļi, kur tu nonāc, kā tu nonāc, un kāda ir reālā vajadzība uz vietas. Es domāju, ka bez Agnes Spons pēc idejas droši vien varēja iztikt, bet viņa tāda sieviete, ar kur nevarēja nerēķināties vienkārši tas. Jā. Bet, ir interesanta perspektīva mūs, jo skaidrs, ka mēs pat nezinām šobrīd, varbūt kādas vien, bet, piemēram, runājam par EU studenšu īpatsvaru, tikpat labi mēs varbūt varētu runāt par trimdās dzīvojošo sieviešu teoloģiju īpatsvaru, kaut kādā latviešu kopienu izpratnē, un noteikti tāds interesants salikums, bet varbūt tam nav nekādas korelācijas, teiksim, vajadzības, tas nav par ko es mēģinu. Bet redzi, vēl jau ir tas jāņem vērā, un, piemēram, to tā daudz nestāstīja, bet, piemēram, tā lieta, ka viņām jau tās tiesības viņas jau tomēr panāca, un arī baznīca salīdzinoši progresīvi bija 30. gados, ka viņām bija tiesības sludināt, viņas nevarēja kancelē kāpt, bet viņas varēja no pults sludināt. Jā, pirmais tās ir tā mātes diena, bet ne jau tikai. Tur gan ir liecības par to, ka varbūt tās iespējas nebija tik daudz viņām netika dots, jo tas bija tā vietējā mācītāja vai droši vien prāvesta pārziņā, aicināt, neaicināt. Bet pēc idejas jau tās izglītotās sievietes varēja arī piedalīties sludināšanas procesā. Tā kā līdz ar to nebūtu karš, nebūtu okupācija, nebūtu viss tas, iespējams tā virzība būtu savādāk. Mēs būtu līdzīgāk. Šī vienmēr ir spekulācija par kaut kādu trajektoriju, kā būtu, ja būtu. Un tad tas, kurš man teica? Bet paskaties, bet tajā pašā laikā mēs skatāmies uz Zviedriju. Tur jau arī tās ordinācijas bija tikai sākās, man liekas, 1960. gadā. Jā, tur... Tā kā nav jau tā, ka uzreiz, vai ne, sākās, vai ne, tās pirmās ordinācijas 1929. gads, un tad pamazām. Jā. Es savā ziņā gribētu mest tiltiņu uz pirmo lekciju, jo man liekas, ka mēs tikko tad jau diskusijā diezgan pieņēmām, ka baznīca būtu ļoti monolītas sistēma, bet nedz vēsturiski evolūts ir bijusi monolīts, vēl mazāk hierarhiski, neatkarīgi no tā, ko šobrīd Vanaks no viņas ir izdarījis šeit Latvijā, bet patiesībā tā jau bija tā kā brāļdraudzes šī pašorganizēšanās un bottom-up princips, kur draudze aicina mācītāju, nevis prāvests norīko. Un ja draudze uzskata par bagātinošu klausīties droši vien evaņģēlistā diakonē, vienalga vai tam ir amats vai ērģelniece, kā tas bija prezentācijā, tad es pieņemu, ka tās dinamikas bija pietiekami spēcīgas un šo monolītismu kā ideju mēs varam diezgan tāli nolikt plauktiņā, jo tā realitāte drīzāk bija tāda brāļu draudzēm tuva, un tādai viņai arī vajadzētu būt. Tas vēl tāds drusku varbūt vērtējošs piemetinājums pie viss tā, bet varbūt no tiem dokumentiem, vai tas arī tur tā ir saprotams, jo šis būtu mans pieņēmums un tas, kā es saprotu, bet vai tam ir vai nav dokumentāli apliecinājumi? Ko es esmu sapratusi, strādājot ar arhīvu vispār, ka ik pa laikam ir iespēja uzdoties uz tādiem kā strāvojumiem, ka te kaut kas notiek ļoti strauji, un tas ir vai sakritība dēļ, vai personības dēļ, vai kaut kā sakrīt, ka šeit tas aiziet, un ka citās situācijās tas varētu nenotikt. Un, ja mēs runājam par kaut kādu monolītis,
teiksim tā, es to skatos uz tādu reizi, ka ir šīs pamat problēmas un kā pats cilvēks, vai šī sieviete izglītotā, vai mācītājs, kā viņš pie sevis nolēma, vai es viņu aicināšu vai neaicināšu, vai man vajag vēl. Un tad vienkārši šīs rāmes ir, un tad kā tas tiek aizpildīts, starpkārt periodā var būt gana dažāds, bet no otras puses tas, kā mēs skatāmies, ko es visu laiku saku par to ticības mācības skolotāju, tad ir kaut kāda arī tas lielais vairums, kas ir zināms. Un tad, piemēram, tur atkal ir par avotiem, ja mēs zinātu, vai ja būtu kāds sievietes iekšējais monologs, šī dienas grama, jā, es gribēju būt par diakonu, bet ir tā kā ir, un tad es būšu ticības mācītāji. Tas pilnībā, tas maina. Tad mums jau ir jauni potenciāli narratīvi, mēs varam iet tālāk. Bet mēs strādājam ar avotiem, tad šāda avotas, tad mums būtu jāmeklē ļoti. Protams, un vēl, ja mēs atsaucamies uz avotiem, tad tie avoti, ar kuriem es strādāju, tie avoti, kas pirmkārtām ir izdzīvojuši, otrām kārtām tie, kas ir padomju varas apkopoti. Protams, es strādāju arī ar virsvaldes dokumentiem, un tur parādās kaut kādas mazās lietiņas. Bet tā arī tur ir jātiek pāri vairākiem līmeņiem iekšcenzūras un ārcenzūras, lai vispār salasītu, kas notiek. Līdz ar to tad mums vajadzētu šos privātos kaut kādu atmiņu avotus, lai varētu domāt par to, ko tu saki, vai kaut kādas lietas, vai ir tā, kā ir, vai tā bija, kā mēs tās uztveram, vai tomēr patiesībā tur bija vēl viena kaut kāda laimīga vai nelaimīga sagadīšanās, kāpēc tā notika vai nenotika. Neatkarīgi no izglītības vai profesionalitātes, vai pat no vēlīgiem apstākļiem. Bet tas jau atkal vēstures tāds pamats. Ko tu, Zana, par šo visu domā? Tu no Lelba, un Lelba ir tā kā viens, tikai kaut kāds, kas ir jāšķir, kas ir oficiālās nostādnes, un tu tieši runāji par personībām. Tas arī brāļdraudzes kontekstā ļoti svarīgi, jo būtībā, protams, ienāk kaut kāda brāļdraudze šeit, un viņi ir konkurenti, un vēl ar kaut kādu, ja tur savādākām, izdarībām, mācībām, un tā attieksme, viņi ir visu laiku vajāti kaut kādā ziņā bijusi, bet ir mācītāji, mužnieki, personības, kam atkal tas uzrunāja, tas, protams, viņiem arī ir izglītības tas fons, kas ar pietismu saistīts, bet tas cilvēciskus, un tas arī, piemēram, brāļdraudzes tais dzīves stāstos parādās, vismaz tos dažus, ko es analizēju, ka viņi, piemēram, ļoti pozitīvi atsaucās par luterisko baznīcu, ka no tiem dzīves stāstiem varētu spriest, ka viņi ļoti labā tādā sadarbībā sakabē ir bijis, jo tādus sakramentus vai kā to jau veic vairāk luteriskā baznīca, un viņi tas saka, cik mīlīgs tur tas mācītājs, vai cik viņš saprotoši, ka viņš gājis tur parunājis par savām problēmām un tam līdzīgi. Tā kā vēl joprojām arī mūsdienās es arī nevarētu teikt, ka tad mēs visu lelptu, ka varam ielikt, ka viens ir, jo tas ir, tās ir personības, tās ir jāvar nosaukt par strāvojumiem. Mācītāji ir tik dažādi, viņiem ir tak dažādas intereses, uz kuru pusi viņi grib iet, un tas ir jāatšķir, kas ir tādas oficiālās un tādas, varbūt vairākuma nostādnes, bet, kad tu tuvāk skaties ar konkrētiem gadījumiem, tas ir viss ļoti, atšķirīgi visos laikos. Tā man liekas. Un droši vien arī kā tas pat padomu laikos. Paldies. Linda Straume, es gribēju mazliet pakomentēt to, domājot par, piemēram, 70. gadiem, es atceros no tiem laikiem, es biju pavisam maziņa, bet tajā laikā, kad tika ordinēta Vaira Bitēna, un es dzirdēju vienu no viņas pirmajiem sprediķiem, es pat nezinu, vai viņa jau bija ordinēta vai vēl nebija ordinēta, bet tas, ko es atceros, ir šīs, diskusijas tajā garīgajā vidē, ka ir, tas arī ļoti atkarīgs no mācītāja, kurš atbalstīja vairāk, teiksim, šo sievietes ienākšanu un tieši ordinētas sievietes ienākšanu kalpošanā, un kurš ne, un es vienkārši atceros, ko runā vecāki un tāpat draudzē cilvēki par to, ka, es biju tajā vidē, kur tas tik ļoti atbalstīts un ļoti to priecājās, un mēs braucām un sveicām, un vienkārši, ka tas bija tāds īpašs notikums, un tajā pašā laikā es atceros, ka runāja, bet, citas vietas nē, kāpēc tad sievietē vajadzētu ienākt, citi mācītāji, citas draudzes, tā kā tas tāds ļoti, es domāju, ļoti
patiešām jautājums par šo nemonolītumu, ja, kas visos laikos vienmēr ir bijis, un arī jau šī iekšējā diskusija, un tas pats attiecībā arī uz brāļu draudžu klātbūtni tajā vispārējās luteriskās baznīcas dzīvē. Es domāju, tas bija ļoti atkarīgs no mācītāja, cik atvērts vai teoloģiski izglītots, vai, varbūt kaut kādā personīgajā ticības ceļā, piemēram, šis cilvēks bija sastapies ar šo sirds, reliģiju, ja, šo sirds izjūtu, jo daudzās draudzēs patiešām arī tajā laikā es vēl no saviem vecvecākiem zinu, kā šie brāļu draudžu lozungi cirkulēja, un citās atkal tas vispār pat nebija dzirdēts, citā Latvijas galā vai citā kaut kādā nostūrī pat nebija dzirdējuši, ka tādu vispār eksistē. Tā kā, protams, tie padomu laiki ir tādi ļoti, ļoti īpašs laiks. Jā. Man tikai ķecerīgi. Man ienāca prātā, jo 90. gados bija milzīga, tomēr, baznīca bija pārpildīts un tā tālāk. Un ja tas viss nebūtu pārtrūcis, tieši arī sieviešu kalpošanas ziņā, mums būtu cita situācija šobrīd. Vai būtu iespējams izveikt to, kas tika izveikts? Jā. Tā.